Pat labāk ir 14 dalībnieku. Es ceru, ka būs vairāk. Un, labi, sāksim ar mūsu pirmo runātāju. Es lūkšos visus runātājus ievērot to, ka mums 2 stundās ir jānobeidz sēde, lai Zuma ieraksts nebūtu ar pārtērētu laiku. Tāpēc būsim ļoti disciplinēti, organizēti, un es paziņoju mūsu sēžu beigās, mūsu sēdes beigās, bet tagad tikai pateikšu, kad ir paldies tiem 3 nobalsotājiem, kuri jau ir nobalsojuši par mūsu šodienas runātājiem, jo viņi viņus labi pazīst. Un šogad mums ir šodienas programmā, kur locekļu kandidāte Angelika Krūmiņa, kuru jau mēs mazliet dzirdējām iepriekšējā nodaļas sēdē, kas bija veltīta bioloģijas problēmām plašākā izklāstā. Un šodien viņa ir vienīgā locekļa kandidāte, un tad būs jāsalīdzina, jo balsošanas anketā, kuru jūs atradīsiet savā e-pastā, būs viens no jautājumiem, tā kā mums ir šogad medicīnas nozarē, kur locekļa vietā tikai viena un 2 kandidāti, lai mēs varētu rekomendēt vienu no viņiem. Abi, es ceru, būs labi, bet rekomendēt varam tikai vienu. Tad viens no jautājumiem, 5. jautājums būs, kuru es lieku pirmajā vietā. Irmeja kungu vai Krūmiņas kundzi. Tā kā es sākšu doktorātu medicīnā, Angelika Krūmiņa ieguva 2006. gadā. Viņa ir Stradiņa universitātes profesore un bioriska novēršanas epidemioloģijas nodaļas vadošās pētniece. Viņas hiršana indeks ir 13, kas nopelnīs par 3 galvenajiem pētījumu virzieniem. Tas ir par bakteriālajām infekcijām, galvenot, kas ar boreliozi saistītiem pētījumiem, par vīrusu infekciju lomā nevinfekcijas slimību kontekstā un par parazītošu lomu infekcijas slimību norisē. Tā kā šodienas runāšana ir hronisko infekciju dizains, sāksniegtā zinātne. Krūmiņas kundze, jums vārds. Paldies! Vai ekrāns ir redzams, kolēģi?
Jā. Ir viss kārtībā. Ļoti labi. Un es pieminēšu, lai mūsu šodienas saruna būtu ļoti tādā produktīvā, galvenajam ziņojumam veltīts lūdzu 15 minūtes. Paldies! Paldies! Godājamais priekšsēdētāja kungs, godājamie akadēmiķi, godājamie klātesošie, paldies par doto iespēju īsumā pastāstīt tātad, kāpēc izvēle bija hronisko infekciju dizains. Patiesībā jau manas gan darba gaitas, gan arī zinātniskā darbība profesors Ludmils Vīksnes, akadēmiķis, tātad, virsvadībā, par ko es ļoti pateicos vēl līdz šim, ir sākušās jau pavisam tālu. Ja 2000. gadā jau skatos, ka esmu viena no tēžu līdzautoriem, tad tas jau ir acīm raugot zināmā mērā bijis kā pamudinājums skatīt, kas tad notiek ne tikai klīniskajā praksē, bet kā tad mēs varam kādu ieguldījumu dot arī Latvijas zinātnē. Un patiesībā gan visi šie publicistiskie raksti, gan arī Latvijas mēroga un starptautiskas nozīmes tēzes, gan arī mutvārdu uzstāšanās tepat Latvijā un ārvalstīs vienmēr ir rezultējušās ar to domu, kādā virzienā, ko tad mēs skatām, kas tad pēc tās akūtās infekcijas un uz kuru pusi mēs varam pavilkt to segu, vai tie ir vīrusi, kas ir prevalējuši, vai tās ir baktērijas, vai tie ir arī parazīti. Un tam dēļ arī manā īsajā ziņojumā atļaušos varbūt par pašu galveno būtiskāko 3 no šiem te, maniem pētījumu virzieniem. Attiecībā par to, cik tad es esmu stāstījusi, rādījusi un arī daudz no rezultātiem prezentējusi arī mūsu sabiedrībā, tepat Latvijas publikai, tad to es atļaujos arī izmantot, esot kā Latvijas infektologu un hepatologu asociācijas valdē un arī esot jau atkārtoti kā valdes locekle Latvijas ārstu biedrībā. Patiesībā par to, kas tad ir pie vīrusiem svarīgākais, vai atkal skatoties no baktēriju ierosinātajām infekcijām un sasaistē ar to epidemioloģiju, vienmēr ir palicies prātā par to, uz ko tad koncentrēties, vai tie ir mikrobioma pētījumi, vai tie ir parazitāri patogēni, kas ir saistīti ar tie, kas ir neizpētīti vēl tepat pie mums Latvijā. Un galu beigās, ar ko tad arī nobeigšu savu ziņojumu par šīm te kronisko infekciju, tātad vieniem no tādiem vadošajiem iemesliem, tie ir cilvēku herpes vīrusi un sasaistē ar kādu no autoimūnām komponentiem un mialģisko encefalomielītu un kroniskā noguruma sindromu. Patiesībā visas tās tēmas, kuras es esmu apskatījusi gan ar pašas iniciatīvu, gan arī manu brīnišķīgo kolēģu un skolotāju virsvadībā, kā jau tika minēts, tā ir laimbarelioze, tās ir dažādas enterobaktērijas dzimtu, lūk šīs te baktērijas un sasaistē ar gastrointestinālām dažādām norisēm, un tie ir pētnieki, kas ir mūsu arī RSU pamatsastāvā, un viena no manām pamatlietām un mīlestība ir bijusi arī legionēlos izpēte. Par monogrāfijām es esmu ļoti pateicīga un priecīga maniem skolotājiem un tie, kas ir ievadījuši gan parazitoloģijas virzienā, gan arī profesorai Vīksnei īpaši paldies par to, ka ir dota iespēja izteikties un paust savas gan šīs te pētnieciskās intereses, gan arī praktiskās ievirzes saistībā un tiek izdota šī te monogrāfija. Par parazitoloģiju šobrīd aktīvs ir Transpar projekts, kurā mēs tātad skatāmies lūk šo te pārtiks parazitāro patogēnu, gan kriptosporīdijas, gan žiādijās, kas patiesībā pie mums ir netik pilnā izpētē bijuši līdz šim, un tāpēc šī projekta ietvaros, kuros es esmu kā galvenā izpildītāja un bioru paspārnē, tātad mēs ar lieliem 2 ziņojumiem nāksim arī gan gada nogalē, gan arī sākumā. Viena no labām parazitoloģijas publikācijām, tā mums ir bijusi ir PLOS ONE, kurā mēs tātad par ļoti lielu laika periodu esam skatījuši šīs te ēču ierosinātās patoloģijas, tātad ar akcentu uz ēču encefalītu, kas ir bijis Latvijā tātad laika posmā no 73. līdz 2016. gadam. Vēl viena vērā ņemama ir lūk šie te nediagnosticētie, jeb neatpazītās slimības, tātad lūk šīs te kriptosporīdijas, žiardijas, kuras mēs arī esam publicējuši ar labu atsauci. Un vēl viena man mīlestība ir bijusi, un tas ir gan sasaistē ar klīnisko praksi, šie pacienti ar dirofilārijām, un šeit kopā ar gan Baltijas ekspertiem, gan arī ar ekspertiem no
Dānijas institūta mēs izveidojam ļoti brīnišķīgu šo zoonotisko parazitožu rakstu, kas arī ir ļoti bieži citēts. Par sasniegumiem baktēriju jomā, tad arī viens no labiem atzariem, un par kuru es ļoti lepojos, ka man ir bijuši iespēja jau no laika gala strādāt ar Lyme slimniekiem, tātad uz kuru pusi iet gan skatoties no LZP projektu skatu punkta pārsvarā akadēmiķu vadībā, un, protams, arī pietuvinoties pie zārnu mikrobioma un šis 2018. gada projekts, kuru es arī biju kā vadītāja. Visvairāk ziņojumu, visvairāk pētniecība ir virusoloģijas virzienā, sasaistot to ar kroniskā noguruma sindromu, ar manis jau pieminētajiem cilvēku herpes vīrusiem un parvovīrusu B19 infekciju. Ja paskatāmies kronoloģiski, tas jau ir 2009. Gada iestrādes, pēc tam jau kronoloģiski ejot caur kosta, caur programmām, caur 7. ietvara programmu Baltinfektā, un sasaistot klīniskās norises ar bioķīmiskajiem marķieriem, ar vīrusiem, ar šo te biomarķieru atlasi saistībā ar pacientu stratifikāciju un noslēgumā šo Horizon 2020 lielisko projektu manā skatījumā tātad sasaistē ar tīklošanās nepilnībām un RSU. Pavisam īsumā raksturojot par mialģisko encefalomielītu un kroniskā noguruma sindroma pacientiem, tad jāsaka, šī problēma ir un ar spēcīgāku ietekmi. Proti, ja mēs ņemam vērā, ka ne tikai cilvēku herpes 6. un 7. ir būtiski kā vieni no iemesliem un tā teikt palaidēji faktori, tad jārēķinās, ka šo pacientu grupa pieaugs, jo ņemot vērā Covid sekas un šo garo jeb long-term Covidu, kas ir vismaz 30% no kopējās populācijas, es redzu, ka šo kroniskā noguruma pacientu grupa mūsu tālākajiem pētījumiem arvien pieaugs. Galvenās klīniskās pazīmes, protams, ka tas ir PEM, kas ir tas savārgums pēc slodzes, ja mēs tulkojumā un skatāmies, ko tad amerikāņi gan savās publikācijās, gan arī savos ieteikumos un rekomendācijās. Šī slimība savulaik, tātad pirms 40 gadiem atpakaļ, jau bija ar daudz dažādiem, pavisam nevienotiem kritērijiem, ar dažādiem citiem nosaukumiem, bet šobrīd pasaulē jau pēdējos 20 gadus ir pieņemts, ka mēs tātad sakam MICFS. Visiem ir skaidrs, ka te ir diagnostisko kritēriju jūra, bet galvenās pazīmes ir jau manis pieminētais. Mūsu uzdevums ir skatīties, kādas tad ir vadošās šīs klīniskās izpausmes pie mums Latvijas pacientiem, kādas ir šīs pacientu grupas, kādas ir tās kategorijas, kāda ir bioķīmisko marķieru profili un uz ko tad mēs ejam, ko tad mēs varētu panākt caur šiem pētījumiem. Patiesībā mums ir virs jau 200 pacientiem kopumā, ja mēs paskatāmies šo 11 gadu griezumā, un vienmēr ir jautājums, kas ir vairāk sievietes vai vīrieši, kuriem ir šis kroniskā noguruma sindroms. Patiesībā biežāk ārstu apmeklē, un man kā klīniskam praktiķim es arī to redzu, ka sieviešu sūdzības ir vairāk. Bet jautājums ir par to, vai tie ir gados vecāki pacienti. Nē, izrādās, ka dzīves kvalitāti būtiski ietekmē arī tas, vai pacients ir jauns un kādas ir viņa arī pavadošās slimības. Par to vēlāk. Pacienti tiek regulāri testēt un tiek arī vairākas objektīvas anketēšanas, gan tā minoka, gan arī miega izvērtēšanas, tā teikt, anketu, kuru mēs izmantojam, un, protams, arī šo saucamo analogo sāpju skalu, kas ir ranžējumā no 1 līdz 10. Patiesībā mēs šos pacientus dalām, tā tad ir viena grupa ir jau ar diagnostiskajiem kritērijiem, un izslēgšanas kritērijiem ir pacienti ar MI un CFS, un otra grupa ir tātad, kuriem ir vismaz viena kāda no blakus slimībām, ja, kura arī var veidot šo overlapu, tā saucamo sindromu, ja pārklājošo sindromu, un tātad mūsu uzdevums gan klīnikā, gan arī zinātnē ir to, kā tad viņus atšķirt. Pacientiem, protams, no galveniem rezultātiem, ja es gribu pieminēt, tad pacienti ar šīm te blakus slimībām, kuras es tālāk arī parādīšu, visbiežāk viņiem būs šīs te CFS parasti izpaužās ar klīniski smagāku norisi. Proti, pacientu stāsts jau ir bijis diezgan ilgāku laiku, un tie ir vismaz gadu, kad viņiem ir lūk gan šis te nogurums vai izteikts kāds no galvas sāpēm, mialģijas, atralģijas,
Ja mēs salīdzinām ar pacientiem, kuri neatbilst kritērijiem, tad kuri nav šajā MICFS grupā. Ja es varbūt ļoti īsi par šo vizuālo analogu sāpju skalu, kuru mēs pielietojam, tātad sadarbība gan ar neirologiem, alkologiem, gan arī ar ģimenes ārstiem, kuri ir apmācīti tātad, kā tad šos pacientus izvērtēt, tad jāsaka ir tā, ka tāda daudz tāda variablāka šī sāpju skala analogā ir tieši gados jaunajiem cilvēkiem, ja mēs salīdzinām ar gados vecāku pacientu grupu. Atsevišķi tās būtu par medikamentozo terapiju. Pacients vienmēr jautā, kā tad var tikt vaļā no šī kroniskā noguruma, kādi tad ir vislabākie terapijas līdzekļi, bet tas vēl ir zinātnes jautājums. Par blakus slimībām, par to, kas tad mums sajauc drusku to galvu un kas ir diferenciālās diagnostikas grūtības, tad es gribu teikt, ka, protams, tās ir, mēs skatāmies, kas ir galvenās sūdzības, jā, tad, un kas tad ir šīs blakus slimības, kā mēs redzam, tad vismaz 34% gadījumu ir lūk šī mūsu arī izceltā grupa, kas jau ir reāli bez kaut kādas no citām blakus slimībām. Bet citas slimības, kas vienmēr mums var maldināt, var prasīt papildus izmeklējums un testēšanas, tā ir vai nu anēmiskie pacienti, vai pacienti ar limfadenopātijām, vai tie ir laimes slimnieki, kas ir hroniskie, vai te ir, protams, mēs esam izslēguši visas akūtos psihiatriskos slimniekus, onkoloģiskos slimniekus, mēs esam, un arī šaubām mūsu grupā nav bijuši grūtnieces un nav arī nepilngadīgi bērni. Ja mēs paskatāmies par to, kā tad izskatās Latvijas populācija salīdzinoši ar pacientiem, kas tad tiek, par ko tiek stāstīts un runāts salīdzinām ar pasaules praksi, tad gan šīs te mialģijas, gan izteiktās galvas sāpes, gan šie te kognitīvie traucējumi tajā pat laikā arī diezgan kombinējās kopā ar locītavu sāpēm. Jā, tas ir ļoti, ļoti raksturīgs arī mūsu populācijai, un ja es tomēr paskatos starp lielajām valstīm, Eiropas valstis, un mēs arī piedalāmies lūk šajā te tīklošanās, tad jāsaka uz mūsu visu mazo populāciju un šie nedaudz virs 200 pacientiem, kurus mēs esam selektīvi jau atlasījuši šo vairāko gadu garumā, patiesībā mums jāsaka, tas cipars ir liels, ja godīgi. Ja man ir jāparunā tālāk par to, kas tad vēl ir pats būtiskākais šo kronisko nogurumu sindromu pacientu izvērtēšanā, objektivizēšanā un ar skatu nākotnē, tad bez šaubām tie ir laboratoriskie izmeklējumi. Un, kā jau es iepriekš minēju, ka viens no būtiskiem un jau pierādītiem cēloņiem ir šī cilvēka herpes 6. vīrus, cilvēka herpes 7. vīrus un arī šo te parvovīrusu B19. Šeit salīdzinoši mēs redzam, ka pacientiem, kuriem ir klīniski smagāka norise, tātad ilgstošāk ir bijuši gan šīs te pazīmes, gan nogurums, kas ir izmērams, gan arī lūk šī te VAS, jeb tā analogā, jeb sāpju skala, mēs redzam, ka arī tiem pacientiem, kuriem jau ir izdalīts vai herpes 6. vīrusa A variants vai B variants, redzam, ka jo smagāka klīniskā norise, jo tomēr ir augstāka šī vīrusa slodze, kura tātad ir objektīvi arī ir pierādīta. Protams, kā ir bijušas situācijas, ka pacients klīniski ļoti labi izskatās, kā viņš atbilst visiem kritērijiem un doma par to, ka viņam ir šis pielemtais kroniskā noguruma sindroms un tāpat laikā viņam šis te HHV6 slodzes tests ir negatīvs. Jautājums ir, kas ir tie biomarķieri, kas ir to biomarķieru palete, jeb profils un citokīni, kas tiešām palīdz tikt līdz pacienta tam, kā es teiktu, kopējai paletei, gan klīniskai, gan laboratorijai, un tādā veidā šos biomarķierus, un arī tajā skaitā runa ir par citokīniem. Vai tas būtu IL-2, kas ir autoimūno procesu marķieris, vai arī IL-6, kas ir iedzimtās imunitātes marķieris, arī šādi raksti mums ir un pētījumi. Un pavisam par secinājumā, kā jau iepriekš minēju, ka pacienti, kas mums ir, lielākā daļa tomēr ir vidēji smagas noris šī noguruma pacienti, tad mums ir ar masas
procents ir pavisam smagi, vieglu praktiski nav šādu. Un lūk, šo te identificētie iekaisumi un imunitātes marķieri, protams, ir kā reāls kandidāts kontrolēt, kā mēs varētu izkontrolēt šos kroniskā noguruma pacientus. Un tādēļ pavisam noslēgumā es arī vēl gribu pateikt, uz ko tad mēs ejam tālāk. Par to, ka ir darīts, par to, ka daudz kas ir pētīts un vēl ir daudz kas ir nezināmais, acīm raugot, ir arī daži apbalvojumi bijuši gan sākot ar 2008. gadu, un, protams, par lielu pārsteigumu bija arī Grindeļa balva pagājušajā, tātad par 23. gadu, un ko rādīs 2025. gads, es vēl gribētu pieminēt par to, ka pateicoties mūsu kopīgām pūlēm un mūsu autoru kolektīvam uz nākamo gadu ir par labu jau pielēmts, ir fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts par digitālo uzraudzību pie mielotiskā encefalomielīta un kroniskā noguruma. Tātad, kā mēs varēsim šos te digitālos biomarķērus tātad komplementēt kopā gan ar lūk šiem te biomarķieriem, ar kuriem līdz šim esam strādājuši, plus vēl ar klīnisko norisi. Tādā veidā mēs varētu domāt un mēģināt rast risinājumu, kas būtu balstīti uz šo te digitālo fenotipu. Un tādējādi mēs ļoti ceram, ka šāda digitalizācija ar mākslīgo intelektu iesaistot tajā varētu ļoti sekmīgi palīdzēt arī monitorēt, uzraudzīt un arī veicināt arvien optimizētāku šo te pareizo ārstēšanu kroniskā noguruma pacientiem, izmantojot arī kā vienu no rīkiem, piemēram, coachings. Es ļoti pateicos brīnišķīgajām akadēmiķām profesorai Ludmilai Vīksnai un profesorai Modrai Morovskai par visu šo gadu kopīgo sastāsti gan pētījumos, gan projektos, gan par pacientiem, gan arī par to, kas ir bijis plusos vai mīnusos. Un cerot uz to, ka galaktika vēl joprojām nav līdz galam pētāma, nav līdz galam izpētīta, daudz vairāk nezināmo. Kā zināmo, tas nekad neapstādinās mūs domāt par zinātni arī uz priekšu. Paldies! Paldies par jauku prezentāciju un iekļaušanos laikā. Un man ir jāsaka, ka rekomendācijās Krūmaģas kundze ir akstītījuši akadēmiķi Aivars Bērziņš un divas akadēmiķis, kas ir šodien klāt, Modra Morovska un Ludmila Vīksna. Lūdzu, abām vārds, kurā būs pirmā. Profesor Vīksna pirmā kā darba devēja. Ja kā darba devēja, tad jā, man ir liels gods tik tiešām šodien teikt kādus vārdus mūsu sekcijas sēdē, un it īpaši par profesoru Angeliku Krūmiņu. Es profesoru Angeliku Krūmiņu raksturotu kā tādu mūžīgo dzinēju. Jo kolēģis intereses ir vienmēr bijušas tādas ar lielu skatījumu nākotnē, un bieži vien tās ir bijušas pirmajā mirklī pat tādas, kas likušās, ka pētnieciskajā darbā un praktiskajā izpētē nemaz nebūs iespējams veikt, un vai to varēs veikt tagadējā jau profesora Krūmiņa ar saviem resursiem un savu fizisko varēšanu, bet vienmēr tas izrādījies, ka tie plāni, kurus doktora Krūmiņa ir stādījusi, arī ir ļoti īstenojušies, un tās kolēģis intereses vienmēr ir kļuvušas dziļākas un dziļākas. Jo vispār kaut kas jau notiek, profesori pieskārās galaktikas tēmai, es gribu teikt, ka mazliet pieskārties filozofiskām tēmām par to dialektisko spirāli, jo šobrīd ir viena no aktuālām tēmām difterija atkal, un profesora Krūmiņa savu zinātnisko darbību un viņas disertācija bija veltīta difterijai, kas tajā brīdī bija ļoti aktuāla lieta, un likās, ka mēs to difteriju būsim uzvarējuši, un ar to ir arī viss beidzies. Līdz ar to es tik tiešām aicinu visus kolēģus novērtēt profesors Krūmiņas milzīgo
ieguldījumi ne tikai Latvijas infektoloģijā, bet es atļaušos teikt arī daudz, daudz plašākā izpratnē, novērtēt to, ka profesora Krūmiņa nekad nav baidījusies no grūtībām un smagiem risinājumiem, uz tiem ļoti mērķiecīgi gājusi. Profesora Krūmiņa ir nesusi Latvijas vārdu ļoti plaši pasaulē, par to saņemot arī godalgus un ļoti augstus novērtējumus. Profesori ir arī ļoti mīlēti studentu vidē un nenogurstoši, kā mēs zinām, arī veic sabiedrības informēšanas darbu par dažādām lietām. Bet es ierunājos par difteriju un gribu teikt, ka varbūt, profesori, jums ir vērts atkal pievērsties kādā brīdī difterijai, pilnīgi jaunā rakursā, no jauna skatu punkta. Paldies! Es tiešām ļoti augstu vērtēju kolēģis ieguldījumu Latvijas zinātnē un infektoloģijas zinātnē tīpaši. Paldies! Paldies par jauko novērtējumu, un pirms es došu vārdu akadēmiķei Murovskai, tad kādi jautājumi būtu profesorei Krūmiņai? Es neredzu nevienu, kas būtu pacēlis roku. Ja neviens nav, tad man viens mazais jautājums, kā jūs uzskatāt par difteriju un pārējām vakcīnām, kas būtu jādara? Kas tur ir obligātums un kas būtu izvēles iespējas? Paldies, akadēmiķi kungs, par brīnišķīgo jautājumu. Šis jau mums šobrīd sabiedrības, tādā, ja publiskā telpā ir izskanējis no rīta līdz vakaram. Cilvēkam vienmēr ir dot izvēle, tā kā saņemt kaut ko bonusā vai nesaņemt. Ja viņam tiek piedāvāt šīs te vakcīnas, tām jau ir loma un jēga, nevelti jau pirms 200 gadiem un vairāk šī vakcīna ēra ir sākusies. Ja cilvēka attieksme, izprašana un viņa doma par to, ka viņš ir mūžīgs un neievainojams un viņam nevajag nevienu vakcīnu, tā ir viņa brīvā izvēle. Mans uzskats, ka vakcīnas šīs te tā teikt, mūsdienām jau adaptētās zāles, kā viens no veidiem, kas ir profilakses pamatakmens infekcijas slimībām, nav pat diskutējams. Tas ir jādara, un viss. Paldies! Paldies! Ja neviens negrib kādu jautājumu uzstādīt, tad Modera, lūdzu, tev vārds. Jā, cienītie kolēģi, profesori Vīksni ļoti jauki visu pateica, un man ir ļoti maz ko piebilst. Kaut gan gribu teikt, ka es profesoru Krūmiņu pazīstu jau arī ļoti sen, jo tā bija profesora Vīksna, kas mūs iepazīstināja un teica, ka šī jaunā speciālista būs īstā, ar ko jūs varēsiet sadarboties herpes vīrusu noteikšanas jomā. Un viss tas notika profesors Vīksnes kabinetā. Un no tā laika mēs esam ciešā kontekstā, dažādos projektos, un tas, ko es gribu pateikt, ir, profesora Krūmiņa pamatā ir klinicists. Un klinicisti, tīri klinicisti, tad, kad viņi izstrādā disertāciju, viņiem tādi kā mūsu institūta kolēģi, virusologi, molekulāri biologi, imunologi, ir interesanti un vajadzīgi. Bet ļoti bieži ir tā, ka disertācija ir aizstāvēta, tā zinātniskā interese pazūd. Un gribu teikt, ka profesorai Krūmiņai tā zinātniskā interese ir saglabājusies vairāk kā 25 gadu garumā, un aizvien, jā, tas ir ļoti daudz jau, bet aizvien turpinās, un viņa aktīvi strādā. Un otra lieta, ko es gribu teikt, ka paralēli tam viņa ļoti daudz dara arī kliniskajā darbā, kas nav maznozīmīgi, jo viņa ir Latvijas ārstu biedrības viceprezidente, un es domāju, ka ievēlot viņu par Zinātņu akadēmijas korespondētāju locekli, tas dotu diezgan lielu pienesumu, jo tas mūs varētu tuvināt gan akadēmiju, gan arī ārstu biedrību. Un es, protams, arī rekomendēju visiem atbalstīt profesoru Krūmiņu un ceru uz turpmāku sadarbību profesors Vīksnes vadībā ar profesoru Krūmiņu un tiešām to galaktiku mēģināt kaut kādā veidā tur
vairāk mazāk apgūt. Paldies! Paldies, Modra. Vai ir kāds vēl komentārs? Ja neredzu paceltās rokas, tad gribu jā, ir. Jā. Kur? Jā, paldies. Un paldies mūsu mediķiem, ir īpaši mūsu akadēmiķei Ludmilai Vīksnes kundzei un topošajiem akadēmiķiem un akadēmiķiem Nodrai Murovskai par lielisko kandidātu, kurus tiek teikuši tālākam procesam virzīšanai uz vēlēšanām. Un es arī ar lielu interesi noklausījos, patiešām varam būt lepni, ka ir tādi pētījumi un ir tādas zinātnieces, kas to visu veids, un laipni lūdzam mūsu saimē. Paldies, prezidente kungs. Un es arī gribu pievienoties rekomendētājiem un šodien nodaļā balsot un arī novembrī izdarīt izvēli. Paldies! Tā kā tagad varam pāriet pie mūsu šodienas 3 kandidātiem, kas ir uz īstenajiem locekļiem, un pirmā no viņiem ir profesoru Guna Laganovska, kas ir RSU profesori kopš 2003. gadā. 96. gadā viņa aizstāvēja medicīnas doktora grādu ieguvā, un viņa ir Stradiņā universitātes medicīnas fakultātes oftalmoloģijas katedras vadītāja jau 28 gadus. Korespondenta locekļi no 19. gadā. Viņas publikācijas ir pāri par 100, un Hirša indeks ir 12. Lai raksturoti viņas zinātniskos pētījumu virzienos, tie ir 2. Oftalmoloģijā ar dažādām slimībām, kā katarakta un glaukuma, un galvenais pētījuma virziens ir vecuma makulas deģenerācijas ārstēšanas metodes. Lūdzu, profesor Laganovska, jums vārds. Labdien! Augsti godātais profesor Trapencieri, ļoti cienījamā Daijas kundze, augsti godātie akadēmiķi un akadēmijas biedri. Mani sauc Guna Laganovska, un kā jau profesors Trapencieris minēja, esmu oftalmoloģijas katedras vadītāja Rīgas Stradiņu universitātē, tāpat vadu arī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīniku, un mani zinātniskā darba virzieni ir saistīti ar oftalmoloģiju. Esmu publicējis 142 publikācijas, no tām 36 ir starptautiski citējumos izdevumos, Hirša indeks 12, esmu vadījusi 12 doktorantus, un no tiem ir aizstāvējušies 5. Esmu Latvijas acu ārstu asociācijas certifikācijas komisijas priekšsēdētāja, tāpat arī Rīgas Stradiņu universitātē esmu Satversmes sapulces un medicīnas fakultātes domes locekle, un esmu piedalījusies 36 starptautiskos kliniskos pētījumos kā vadošā pētniece, un 3 no tiem ir bijuši pirmās fāzes pētījumi. Un esmu Latvijas ķirurģijas žurnāla redkolēģijas locekle, kā arī Ukrainas oftalmoloģijas žurnāla redkolēģijas locekle. Un mans darbs ir augsti novērtēts, esmu saņēmusi gan Veselības ministrijas atzinības rakstu, tāpat arī profesora Lazovska un Paula Stradiņa balvu, un esmu apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeņa 4. šķīru.
Un, ja es tā paskatos uz savu darba dzīvi, tad vismaz pusi no tās es esmu pavadījusi operējot gan kataraktu, gan glaukomu, gan arī veicot dažādas injekcijas un manipulācijas senilās māklas deģenerācijas gadījumā. Un līdz ar to arī gan mana, gan mūsu kolektīva tāda, varētu teikt, zinātniskās darbības virziens ir tieši šīs slimības. Un vispirms par kataraktu, jo katarakta ir visbiežāk operēta acu slimība, un tā ir lēts apzuļķojums, un šeit mēs redzam ideālu kataraktu, ko varētu izoperēt. Lēts ir nedaudz ieduļķota, cilvēkam paliek grūti lasīt, un šādas kataraktas gadījumā mēs izņemam duļķēno lēcu un implantējam citu mākslīgo lēcu. Un gadījumos, kad kaut kādu iemeslu pēc šī katarakta nav saulaicīgi izoperēta, tad, protams, cilvēks kļūst neredzīgs, un izoperēt šādu kataraktu, kur gaismas stari vispār cauri neiet, kur struktūras jau visas ir tādas, kļuvušas pilnīgi baltas, protams, ir daudz sarežģītāk. Un tad mūsu patreizējie zinātnisko darbu virzieni, ko mēs veicam tieši mūsu klinikā, ir pētīt dažādus acu priekšējās kameras mikroelementus un dažādas vielas, lai mēs varētu tā labāk izprast, kāpēc vienam tā katarakta attīstās ļoti strauji, kas ir tie iemesli, kas veicina kataraktas attīstību. Un, principā, tad mums ir doktorants Zemītis, kurš veic tieši šo darbu apkopojumus un arī pats ļoti aktīvi operē un ņem šo šķidrumu un pēta, un tad šeit mums ir izdevies vienu rakstu uzrakstīt par šiem intraokulārā šķidruma izmaiņām. Otrs virziens kataraktas pētniecībā ir dažādu struktūrālu elementu un arī priekšējās kameras šķidruma pētīšana pacientiem, kuri ir saņēmuši dažādas radiācijas. Un šeit viens no virzieniem ir pētīt pacientus, kuri ir bijuši Černobiļas katastrofā, un tur viņiem ir dažādi šie starojuma līmeņi. Un tad mēs skatāmies, kā šīs acis ir mainījušās. Un otrs virziens ir mūsu pašu klīnikā pielietoto rutēnija radioaktīvo aplikātoru uzšūšanas gadījumā. Tad mēs šos aplikātorus uzšujam acu melanomas pacientiem, un tad šie radioaktīvie izotopi sabrucina audzēju, bet, diemžēl, viņi arī rada dažādas izmaiņas arī pašā acu struktūrā. Un tad viens, doktoranta Grīsle mums pēta tieši šo virzienu, un arī šeit mums ir izdevies nopublicēt vienu rakstu, un šie pētījumi turpinās. Un tāpat, protams, tā kā es jau sacīju, ka kataraktas galvenā ārstēšanas metode ir operācija, un mēs izņemam duļķēno lēcu un tās vietā ieliekam citu mākslīgo, tad, lai cilvēks varētu tiešām ļoti labi redzēt, šī lēcei ir jābūt pareizi aprēķinātai, un tāpat ir vajadzīgi dažādi citi tādi kvalitatīvi mērījumi, un ļoti bieži šos kvalitatīvos mērījumus mums traucēja veikt tas, ka mums acis ir tādas, varētu teikt, sausas, un ir dažādas izmaiņas, jo mūsu dzīve ir mainījusies, un mēs ļoti daudz strādājam ar datoriem, un acis tā kā drusku mazāk mirkšķinās un drusciņi apžūst, un tātad arī šeit tiek pētīts, tad šie doktorantu kursīte pēta, kurā brīdī labāk to lēcu aprēķināt, un vai vajag iepriekš kaut kā īpaši sagatavoties, teiksim, pilināt mākslīgās asaras, lai tā lēcu tiktu aprēķināt precīzi, un tad, kad viņi ir implantēti, lai cilvēks visu atlikušo dzīvi varētu redzēt pēc iespējas skaidrāk. Tāpat es esmu, kā Latvijas pārstāv, piedalīsies dažādos akluma apkarošanas projektos, ko ir organizējusi Pasaules veselības aizsardzības organizācija. Un tur pamatā tātad ir analizēti, teiksim, akluma iemesli un arī kā labāk, tīpaši kataraktas ķirurģija, kādā veidā palīdzēt un kā sadalīt šos resursus, jo, diemžēl, ļoti daudz gan visas šīs tehnoloģijas un dažādās kvalitatīvās aparatūras un arī kvalitatīvie ķirurgi un acu ārsti ir koncentrēti šajās attīstītajās valstīs. Savukārt ļoti lielā daļā pasaules šie resursi nav pieejami, un kā labāk varētu, teiksim, to sadalīt un tomēr nodrošināt to, lai katram cilvēkam, kuram var šajās 15-20 minūtēs šo kataraktu izoperēt, lai viņam nebūtu jāsteigā aklam, bet viņš varētu tātad redzēt atbilstoši. Un arī šeit ir izdevies
nopublicēt šos rezultātus, diezgan labos žurnālos ar augstu citējumības indeksu. Otrs virziens ir glaukoma. Glaukoma ir slimība, kas ir ļoti viltīga. Tad pacients, kamēr viņam redzes lauks, jūs šeit redziet, tad 3 gadu laikā faktiski redzes lauks no pilnīgi normāli ir pārvērties par pavisam maziņu, un visticamāk vēl paies kāds gads vai 2, un ar šo acu pacients vispār neredzēs, un tur principā neko darīt nevarēs. Un ļoti daudzi slimnieki vienkārši šos glaukomas pilienus nepilina, jo glaukoma pamatā tika ārstēta ar pilieniem. Un viņi nepilina tāpēc, ka šie glaukomas pilieni rada diskomfortu, grauž, kož, un tāpēc pasaulē ļoti daudz tiek strādāts pie dažādu jaunu, efektīvāku glaukomas medikamentu izstrādes, kuri arī pēc iespējas mazāk dotu dažādas blakus parādības. Un arī mums ir izdevies iekļauties vienā tādā, pavisam jauna glaukomas medikamenta netorsudila izstrādē, un tad arī tur ir diezgan laba publikācija. Bet visvairāk ir strādāts tieši pie šīs senilās mākoņu deģenerācijas. Un šajā vecuma mākoņu deģenerācijas pamatā ir tas, ka tīklnē izsēžas holesterīna un lipīdu vielmaiņas galvasprodukti. Un kamēr viņi tur tā vienkārši sēž, tikmēr mēs šo slimību saucam par sauso formu. Un dažkārt viņi veido tādas kā kartes veida tādus izēdumus tīklnē, un tā ir ģeogrāfiska atrofija. Bet gadījumos, ja šie kristāli izēdina caurumus kaut kādos asinsvados, vai, teiksim, kaut kādās atsevišķās tīkleņu struktūrās, tad tīklnē ieplūst vai šķidrums vai asinis, un šīs asinis un šķidrums izdala augšanas faktors. Un savukārt šie augšanas faktori atkal veicina jaunu asinsvadu veidošanos, tie asinsvadi plīst, un tā tas process progresē, kamēr tas perēklis no tāda maziņa pārvēršas pavisam lielā, un cilvēks tikai no malas var redzēt kaut kādas ēnas, un, teiksim, nevar ne lasīt, ne izšķirt gaismu, izšķirt sejas. Visi mūsu pētījumi, kas ir saistīti ar vecuma mākoņu deģenerāciju, parasti ir dažādu preparātu pētīšanā, ievadot šos preparātus intravitriāli, un tāpēc varbūt arī tomēr parādījuši, kas tas ir intravitriāla injekcija, jo par to daudz tiek runāts. Tātad, principā, tā ir zināma tāda neliela operācija, mēs to pat veicam operāciju zālē, jo šeit ir ļoti svarīgi tad nodrošināt pilnīgu aseptiku. Un tāpatās, protams, arī zem mikroskopa redzēt, kur mēs tieši duram, lai neievainotu tīkleni vai kaut kādas citas struktūras. Ja? Un tad it kā tas visam vienkārši ieduram, ielaižam šīs zāles. Ja? Un šos medikamentus parasti lieto reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos. Un tad tā pētīšana, kam mēs varētu pateikt, vai šis medikaments darbojas vai nē, tas notiek ar tādu speciālu aparātu, kas ir bezkontakta, optiski koherentais tomogrāfs, kur mēs varam izmērīt tīklenes biezumu. Un šeit jūs redziet, ka pirms injekcijas tas ir 627, gandrīz 2 lielāks kā normāli, un jau pēc 3 dienām pēc medikamenta jau šis biezums ir samazinājies par 63 mikroniem. Tad līdz šim jau daudzus gadus tātad mums ir pieejama ārstēšana mitrējai formai, bet līdz šim sauso formu nebija iespējams ārstēt. Bet cilvēks var kļūt akls arī no sausās distrofijas formas, arī šī ģeogrāfiskā atrofija var kā tāda kartes palielināšanās kļūt aizvien lielāka un lielāka. Un pagājušajā gadā FDA tika reģistrēti 2 medikamenti, arī sausās formas ārstēšanai. Un tātad tie ir komplementa inhibitori, un viens inhibē C3, un mūsu tātad šis preparāts tātad inhibē komplementu C5. Un tātad šie medikamenti 23. gada oktobrī tika piereģistrēti Amerikas Savienotajās valstīs, un tie tur patreiz jau ir arī pieejami ārstēšanai. Cerams, ka arī Latvijā tie tiks kaut kad reģistrēti, un tad Eiropā, un te ir jāsaka, ka mūsu klīnikā tad tika veikta šī preparāta visas 3 fāzes pētījumi. Protams, arī citās valstīs, bet pirmās fāzes pētījumā man šķiet mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kurā šis medikaments tika ievadīts cilvēkam. Tad pirms tam bija tikai dzīvnieku pētījumi. Ar to mēs arī lepojamies, un arī tur ir, kā saka, labs pētījums. Un pārējie pētījumi ir par mitrās formas ārstēšanu. Arī paši mēģinam strādāt šajā virzienā un izstrādāt arī sevis iniciētus pētījumus.
Un šeit arī ir doktorantes pētījums, kur mēs pētam šīs izmaiņas tieši cukurdiabēta gadījumā. Mana referāta nosaukums bija kā saglabāt redzi līdz mūža galam. Tad ir jāsaka, ka, protams, jo mēs vairāk pētīsim, jo vairāk mums izdosies šos medikamentus un arī dažādās operāciju metodes ieviest un izpētīt. Tas, protams, ir ļoti labi. Tas tuvinās cilvēkus tam, ka redzi varēs saglabāt līdz mūža galam, bet vēl ļoti svarīgi ir šos mūsu pētījumus ieviest praksē. Un tātad panākt to, lai tie cilvēki, kuriem tiešām ir šīs redzes problēmas, varētu saņemt šos mūsu, kā saka, atklājumu radītos rezultātus. Un tāpēc ļoti svarīgi ir arī paralēli šai pētniecībai arī aktīvi pie katras izdevības atgādināt, ka līdz 60 gadu vecumam acu-ārsts jāapmeklē vismaz 1 reizi 2 gados, un pēc 60 gadu vecuma jau reizi gadā. Un, protams, ne tikai ar pacientu ir jāparunājas, jāpārbauda redzi, bet, protams, ka pacientam ir jāveic arī apskats braukslampā, apskate paplašināt zīlīt, redzeslauku pārbaude un optisko okurentā tomogrāfija. Un, ja tas tā notiks, tad es domāju, tiešām redzi izdosies saglabāt līdz mūža galam gandrīz visiem. Paldies par uzmanību! Paldies par labu stāstījumu. Mēs jau to zinām Elzē Āsinātā, kas bija arī ļoti aizraujošs stāstījums. Vai kādi jautājumi būtu? Skatos, vai paceltas rokas. Pat laba nemanu. Kamēr jautājumu uzdomā, man ir viens. Jūsu raksturījumā es redzu stāžēšanos Vācu klīnikās, dažādās vietās Berlīnē, Lībekā, Regensburgā un Dortmundē. Jautājums ir tāds, vai ir saglabājušies kontakti ar Vācu acu ārstiem, ar zinātniekiem, oftalmologiem, un tad kā tās attīstās tagad? Jā, paldies par jautājumu. Faktiski šajās Vācu klīnikās zināmā mērā es varbūt apgūvu tās jaunās operāciju tehnoloģijas, jo zināmā mērā tātad tieši tīklenes ārstēšana ar vitrektomiju, tā sagadījās, ka tieši, kā saka, es to uzsāku Latvijā, un tāpēc tur brauc pa dažādām klīnikām, un tāpat arī šie klīniku ķirurgi brauc pie mums un asistēja mums operācijās un palīdzēja to uzsākt. Tas jau bija diezgan sen, bet, protams, ka šie kontakti ir joprojām saglabājušies, un ja mēs organizējam mūsu Baltijas oftalmologu kongresus vai mūsu Latvijas acu ārstu asociācijas sēdes, mēs arī vienmēr aicinam šos mūsu profesorus, un viņi brauc un mums lasa šīs lekcijas, un tāpat arī viņi mūs arī šad tad uzaicina, un dažkārt pat kā tādus, ielūgtos lektorus. Un protams, arī zinātnē mēs arī šādi tad rakstam kopīgus rakstus, jo daudz no viņiem arī darbojas tais pašos pētījumos, kur mēs. Paldies! Paldies! Vai ir kāds, kas grib izteikties? Ir kāds komentārs? Jā, es gribu izteikties, Jānis Gardovskis. Jā, profesors Gardovskis rakstīja profesora Laganovskai rekomendāciju. Jums vārds, lūdzu. Jā, es tiešām rakstīju rekomendāciju un rakstīju ar visu atbildību no sirds, jo uzskatu, ka Guna Laganovska ir visu laiku vadošā oftalmoloģijas speciāliste Latvijā, kura ir vadoša vai lieliska visās darbības formās. Gan, kā jūs dzirdējāt, lieliska klīniciste, kura ir atgriezusi redzi, manuprāt, 10 000 Latvijas iedzīvotāju, kur ļoti rūpīgi nodarbojas arī ar pētniecību. Jūs redzējāt, ka
viņas piedalīšanās dažādu fāzu klīniskos un ne tikai klīniskos pētījumos ir ļoti liela, un arī faktiski ieviestās metodas ir ļoti pārliecinātas. Viņai ir arī jaunā paudze, ko viņa ļoti sekmīgi ir izaudzinājusi. Dzirdējāt, ka ir vairāki doktoranti, kuri ir aizstāvējušies un strādā klīnikā vai ārpus klīnikas, jau kļuvuši par docentiem un droši vien jau nākotnē vai drīzā nākotnē kļūs par profesoriem, un kuri arī turpina un arī paralēli veic šo te klīniski pētniecisko darbu. Kā jūs redzat, tad arī profesori ir ļoti aktīva ne tikai praktiskajā pētniecības un akadēmiskajā darbā, bet arī dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Tātad Okulistu asociācijā, certifikācijas komisijas priekšsēdētāja valdē un tā tālāk. Tātad bieži piedalās ar referātiem gan Eiropas, gan pasaules līmeņa kongresos. Tātad, turot tādu augstu līmeni Latvijas oftalmoloģijai, jo, kā jau viņa arī pati teica, tad tās lietas, ko šodien dara Amerikā vai Eiropā, jau mēs arī vai nu varam izdarīt, vai arī tuvākā laikā jau būsim spējīgi izdarīt. Profesori arī tur rūp par tādu specialitātes attīstību. Un sako, ja, no Pauls Reņģa Kliniskās universitātes puses var teikt, ka oftalmoloģijas klīnika vienmēr bijusi tāda ar savu attīstības noteiktu stratēģiju, ar jaunu metodu ieviešanu, ar jaunu aparatūru pielietošanu, jo oftalmoloģijā, man liekas, šī te aparatūras nodrošinājums ir ļoti izšķirīgs. Tāpēc arī rekomendēju profesoru Gunu Lakanovsku ievēlēšanai par īsteno locekli, un domāju, ka tas būs liels gods mūsu akadēmijas kolektīvām iegūt šādu te biedru, kas pārstāv Latvijas oftalmologus. Paldies! Paldies, saka Diņģi Gardovskim, un rekomendācijas profesori Laganovskais rakstīja arī akadēmiķis rektors Radņevām universitātī profesors Petersons, un rekomendāciju deva arī Radņeva universitātes senāts. Abas rekomendācijas ļoti pozitīvas, un es pievienojos Jāni Gardovskim un aicinu balsot tagad šodien nodaļā un novembrī kopsapulcē par profesoras Laganovskas kandidatūru. Mēs akadēmiķu saimē iegūsim ļoti labu oftalmologu, kas, man liekas, līdz šim vēl nav akadēmiķu saimē bijis. Paldies! Pārējām pie nākošā kandidātā, un tā ir bioloģijas doktore kopš 2002. gadā Una Riekstiņa, kas ir Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes vadošā pētniece, korespondenta locekle kopš 2019. gadā un viena no retajām Latvijas universitātes tenoru profesoriem. Par viņas pētījumiem Hirša indeks ir līdz šim 20, un es gribu pieminēt divus galvenos pētījumu virzienus, kas ir preklinisko modeļu izveide, pētķēdes terapijas pētījumi un
reģeneratīvā medicīnā, kas saistītā ar cilvēka ādas šūdu reģenerāciju un to mehānismu skaidrošanu. Un šodienas tēma ir personificētu šūnas modeļu izstrāde vēža un reto slimību izpētē. Lūdzu, Undan, tev vārds. Paldies! Jā, tātad godātais sēdes vadītāja akadēmiķi Trapenciera kungs un akadēmiķi, korespondētāji locekļi, īstenie locekļi, klātesošie kolēģi un draugi. Es tad šērošu savu prezentāciju, ceru man veiksmīgi izdosies. Tā, tik bieži nestrādāju ar Zoom. Ir, jā. Un tad ceru, ka jums redzams, es uzlieku uz pilno ekrānu un tad sākšu savu prezentāciju par personalizētu šūnu modeļu izstrādi. Vari uzlikt uz pilno ekrānu tagad? Es uzliku un nav redzams, ja? Es atvainojos par šo tehnisko niansi, jo man Zooms nav mana ikdienas platforma. Tad es mēģinu vēlreiz. Un tūlīt uzlikšu uz pilno ekrānu. Diemžēl man nerāda uz pilno ekrānu, vai jūs piekristu, es rādu šādā veidā, lai nekavētu laiku. Jā, es atvainojos par to. Jā, un iepazīstināšu ar sevi. Tātad es šobrīd strādāju Latvijas Universitātē, Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātē. Esmu tenūra profesore, medicīnas bāzes zinātnēs, tā skaitā farmācijā un vēl ar ievirzi precīzijas medicīna. Un tātad ieguvu doktora grādu medicīnas zinātnēs PhD Karolinska institūtā Zviedrijā 2002. gadā, un tas tika nostificēts kā bioloģijas doktors 2002. gadā. Un tad esmu arī vadošā pētniece un papildus tam pildu arī eksperta pienākums Eiropas zāļu aģentūrā jaunieviesto terapiju komitejā, tieši eksperta preklīniskajos jautājumos par šūnu terapijām, gēnu inženierijām, un darbojos arī zāļu valsts aģentūrā kā ārsta eksperte un vadīju farmācijas studiju programmu no 2016. gada līdz šim gadam, tātad 8 gadus. Un man bija ļoti liels gods saņemt Latvijas bioķīmiķu biedrības nomināciju, kā FEPS, jeb Federation of European Biochemical Society Women in Science 60 gadu e-grāmatai, kur bija jāatspoguļo savs dzīves ceļš, un tas arī šeit ir redzams, un tad arī atspoguļoti nozīmīgākie punkti gan profesionālajā izaugsmē, gan arī ģimenes dzīvē. Un varu lepoties ar to, ka esmu laureāte L'Oreal UNESCO sievietēm zinātnē balvai, kā arī esmu uzstājusies TEDx Rīga konferencē un arī nominācija korespondētāja loceklei Latvijas Zinātņu akadēmijā arī ir bijis nozīmīgs man sasniegums manā dzīvē. Tēmas tātad ir preklīnisko modeļu izveide, mērķētās terapijas pētījumiem, ieskaitot audzēju mikrovides pētījumus, aptamēru atlasi pret audzēju šūnām un arī tātad organoīdu izveidi, inducēto pluripotentāto šūnu un orgānu šķipa tehnoloģijas. Es ļoti gribētu parādīt pilnu ekrānu. Jā, tagad varbūt izdosies, jo man ir šie kustīgi attēli. Vai tagad jūs redzat pilno ekrānu? Es neredzu. Nē, tas ir interesanti. Neredzam. Neredzat? Nē. Kāds var man palīdzēt, kā uzlikt, šērot šo prezentāciju? Es domāju, tad, kad tu šērē prezentāciju, tev jāliek viss skrīns, nevis tikai prezentācija, bet viss skrīns, un tad viņš aiziet parasti. Vienu mirklīti. Tad man jābūt atvērtam uz
datora, viss ekrāns un tikai tad jāšēro, bet tad es vairs neredzu Zoom. Tiec, tas ir sarežģīti. Pabrauciet apakšā ar kursoru zem tā ekrāna, varbūt jūs ieraudzīsiet tās pārējās ikonas. Un kā jūs tagad redzat? Neko neredzam. Neko. Tad, kad tu sāc šārēt, tad tu uzliec entire screen vai all window, es neatceros, kāds tur tas nosaukums, un tad tu šārē, tad tu aizies uz prezentāciju un šārē prezentāciju. Un, rāda prezentāciju pilnā ekrānā, tā es gribētu. Un tev jau būs nošārēts viss ekrāns, un ja vajadzētu rādīt visu. Es atvainojos, jā. Un tagad? Tāpat kā bija. Tagad ir. Izdevās. Paldies jums jā par pacietību. Jā, un tātad gribēju pastāstīt jums par pētījumu virzieniem, to jau es minēju. Tātad galvenokārt ir preklīniskie modeļi. Man bija ļoti liels prieks klausīties iepriekšējo prezentāciju, jo pieminētās zāles avacincaptab ir aptamēru zāles, un tieši viens no maniem pētījumiem arī ir vērsts uz aptamēru atlasi pret audzēju šūnām. Un tātad tas nozīmē, ka tas, ko es daru, ir preklīnika, kas nākotnē varētu arī nonākt tādos klīniskajos pētījumos. Arī šie avacincaptab pētījumi kādreiz notika laboratorijā uz šūnām. Un tātad šodien stāstīšu par šiem virzieniem. Un publicēti darbi kopā man ir 46 un Hirša indeks 20, bet es arī rakstu un publicējos populārzinātniskos rakstos, tātad Latvijas ārstā, Materia Medica, un ir arī bijušas radio intervijas tātad dažādos kanālos par zinātni. Un šobrīd vadu 2 doktorantus, un 3 doktoranti jau ir aizstāvējuši savus promocijas darbus un iegūši doktora grādus farmācijā. Un pētnieciskie projekti ir gan Latvijas projekti, gan arī Eiropas Savienības projekti, tad, ko var atzīmēt, ka ir kosta akcijas, 2 ļoti veiksmīgas tīklošanās gan par inducētām pluripotentām šūnām, gan arī nākotnē par haploidentiskām inducētām pluripotentām šūnām, kas tas ir, pastāstīšu pēc neilga brīža, bet ir arī Transcan 3 projekti un Eironanomed 3 projekts. Un tātad pirmais no pētījuma virzieniem, par ko pastāstīšu jums, ir audzēju mikrovides pētījumi. Tieši, ko mēs varam modelēt laboratorijā in vitro apstākļos, tātad audzēju mikrovide ir ļoti komplekss tāds dažādu šūnu kopums, un tur ir atrodams ne tikai audzēju šūnas, bet arī šūnas, kas veic stromas funkcijas, kas būvē asinsvadus, lai piegādātu šūnām vajadzīgās vielas un aizvadītu metabolītus, kā arī imūnās sistēmas šūnas, un tieši vairāk pētu vienu šūnu veidu, kas ir makrofāgi. Un te ilustrēsim, kādi ir iespējami šūnu modeļi, lai pētītu šo komplekso vidi, kas ir audzējis tātad pacientā, kā mēs to varam modelēt Petrī platītēs in vitro, tātad vai nu izveidojot šūnu līnijas, vai iegūstot primārās šūnas no audzējiem. Bet mēs tagad strādājam jau ar sarežģītākām sistēmām, kas ir 3-dimensionāli modeļi, un tie ir organoīdi un arī mikrofluīdi, kas modeļi, kad pievada plūsmu, lai imitētu asins riti, kāda, piemēram, ir audzējā. Un šādi te modeļi ļauj attēlot precīzāk šo audzēju mikrovidi. Tātad mēs te varam salikt vairāk šūnas kopā, skatīties, kā tās vienotru ietekmē, un arī tātad mikroplūsmas apstākļos, kā tās šūnas uzvedās un kādus biomarķierus tur var izmērīt šķidrumā, kas izplūst, kā arī pievadīt zāles un arī skatīties, kā tās zāles ietekmē audzēju šūnas uz šī mikrofluīdikas čipa. Un tā tad strādāja vairāk ar imūnsistēmas šūnām, konkrēti ar makrofāgiem. Un mums pirms pāris gadiem vienā projektā pētījām audzēju izdalīto ekstracelulāro vezikulu ietekmi uz makrofāgiem un izveidojām modeli, kas balstās uz TKP1 šūnu līniju, un šajā modelī pieliekot klāt no audzēja iegūtas ekstracelulārās vezikulas, kas satur dažādu informāciju, kas varētu arī nomākt imūnsistēmu vai novirzīt to tādā pretiekaisuma vai iekaisuma nomācošā reakcijā. Mēs tad redzējām, ka, piemēram, primārā audzēja šūnas
tiešām ir vērsts uz šo iekaisuma izveidi, kas ir labvēlīga vide un atrisināt šo audzēju. Savukārt metastātiskā kolorektālā audzēju šūnu ekstracelulārās vezikulas rada jauktu imunoatbildi, arī noslēdzoties uz šo M2 polarizāciju, kas tiek uzskatīta par tādu hronisku iekaisumu radošu polarizāciju audzēju vidē. Tātad te varbūt man vēl jāpasaka, kā makrofāgi var polarizēties par M1 vai M2. Vēlāk vēl pastāstīšu, ko šī polarizācija nozīmē, jo mēs šo pētījumu turpinam. Tātad makrofāga loma audzējā, un tagad mums ir projekts Talete, kura ietvaros mēs skatāmies akūto mieloīdo leikēmiju. Tā ir ļoti smaga un nopietna slimība, un tieši cilvēkiem virs 65 gadiem tāda ir tāda šī dzīvildze ļoti īsta, tāda slimība strauji progresē. Un arī šeit ir parādīta audzēja mikrovide, un te arī ir tumor associated macrophages, un tātad mēs pētam to lomu audzējā, un tad šeit ir tagad attēls par makrofāgu polarizāciju, tātad līdzīgi kā ir T-šūnām polarizācija helperiem TH1, TH2, tā arī makrofāga līdzīgi polarizējas 1 un 2, un tātad 1 ir tās iekaisuma reakcijas, kas būtu tā kā, lai sadziedētu, lai atrisinātos tās sadzītu iekaisums, vai arī audzēja gadījumā tātad vērstu pret audzēju, un otrai tātad radot šo kronisku iekaisumu, nomācot imunoaktivitāti. Tātad mēs strādājam šajā projektā, un te es gribēju parādīt, ka mēs strādājam ar dažādām šūnu līnijām. Man neizvedās šeit demonstrēt filmiņu, tātad es gribēju parādīt arī, kā video notiek, kā dažādi šūnu līnijas reaģē dažādi uz stimuliem. Tad šīs ir makrofāgu līnijas, un līdz šī AML slimība ir ļoti dažādu ģenētisko fonu, tātad dažādas mutācijas, un šīs šūnas atspoguļo šīs dažādās mutācijas un dažādi reaģē uz stimuliem, un tātad to mēs arī gribam šajā projektā izpētīt. Šeit tomēr izdevās arī filmiņu palaist, tad redzam katrā lodziņā sava šūnu līnija, un katra savādāk reaģē uz stimulu, un tas arī šī projekta mērķis noskaidrot, pacientos tieši kāda viņiem ir šī makrofāga polarizācija un kāds varētu ietekmēt terapeitisko iznākumu. Tātad vai varam atrast korelācijas starp M1, M2 un terapeitisko iznākumu. Tad nākamais, par ko jums pastāstīšu, ir pētījuma virziens par šiem orgānu šķipu modeļu izveidi, un tieši mēs šeit fokusējamies uz aizkuņa dziedzera audzēju. Tā arī ļoti smaga slimība, kur arī ļoti strauji progresē, un dzīvildes laiks ir neliels pēc diagnosticēšanas. Un arī tātad, kā mēs modelējam šo slimību, mēs izmantojam šo orgānu uz čipa. Kas tas tāds ir? Tā ir mikrofluidikas ierīce ar kanāliem, kur var pieslēgt tātad šķidruma plūsmas, un mēs pat šajā mikrofluidikas ierīcē varam imitēt. Tie ir 2 kanāli, viens virs otra, un tur pa vidu ir sadaloša membrāna. Un tātad mēs varam imitēt asinsvada kanālu un augšējo šo audzēju kanālu, un, piemēram, mēs varam ievadīt asinsvada kanālā zāles un pēc tam mērīt efektu uz audzēju šūnām augšējā kanālā. Un kāpēc tas būtu personalizēts pētījums? Tāpēc, ka mēs ņemtu individuāli pacientu šūnas, ko mēs te uzstētu, un vadītu zāles un skatītos, kā šī konkrētā pacienta tad šūnas atbild uz terapiju, un tas būtu tāds milzīgs sasniegums, ja mums izdotos tā izveidot kā palīgu ierīci klīnikā lēmumu pieņemšanai, un tas būtu funkcionālā precīzijas medicīna. Un te mēs sadarbojamies valsts pētījumu programmā ar Cietvielu fizikas institūtu, tieši ar grupu, kas veido šos mikrofluidikas čipus. Viņi arī ir nodibinājuši jaunu uzņēmumu Cellbox, par ko arī varbūt būsiet dzirdējuši. Tad, ko mēs esam izdarījuši? Tad mums grupā vadošais pētnieks Vadims Varfējevs ir izveidojis organoīdu modeli, tātad no pacienta pēcoperāciju materiāla, sadarbojamies ar doktoru Čolkinu, tātad sadalām to šūnās un izaudzējam organoīdus, kas ir 3-dimensionāls struktūras, šādi viņas izskatās, un tad ar marķieriem mēs nosakām, ka tie tiešām ir aizkuņa dziedzera audzēja organoīdi. Un tad šos organoīdus mēs varam uzstēt uz čipa, kā jau jums stāstīju, tad augšējā kanālā ir šī aizkuņa dziedzera audzēja organoīdi, un apakšējā kanālā ir asinsvads, kuveka šūnu līnija,
un mēs varam ievadīt barotnes un savākt arī izplūstošo šķidrumu no katra kanāla atsevišķi un mērīt metabolītus. Un šo modeli mums nu pat izdevās nopublicēt žurnālā Materials Today Bio, kam ir impact faktors 8,7. Jā, un šeit tikai parādīt, kā atšķirās, piemēram, platītē sētas šūnas no šūnām, kas auguši čipa mikrofluidikas apstākļos, varbūt netik skaidri, bet tomēr var redzēt, ka plūsmas apstākļos šūnu morfoloģija asinsvadam ir savādāk nekā šādā statiskā modelī, un mēs arī pētījām, kā vielas šķērso membrānu, izmantojot zilu krāsvielu Cascade Blue, un redzam, ka pie lēnāka ātruma vairāk vielas šķērso kanālu un nonāk audzēja kanālā nekā pie lielāka ātruma. Tātad brīnišķīgs raksts, un tad man jau nozvanīja pulkstenītes, bet es varbūt atļaušos vēl 2 minūtes jūsu laika, lai pastāstītu vēl par ārkārtīgi interesantu virzienu, kas ir inducēto pluripotento cilmes šūnu modeļu izveidi reto slimību pētījumam. Tātad retas slimības, tās, kas ir sastopamas nelielam pacientu skaitam, tās ir grūti izpētīt, arī grūti klīniskajos pētījumos savākt šīs pacientu grupas un grūti radīt arī varbūt šos modeļus. Un inducētās pluripotentās šūnas ir tādas šūnas, ko iegūst no pacienta, pārprogrammē, pārvērš par pluripotentām šūnām, un tad tās var tālāk diferencēt, ja pārveidot konkrētā orgānu šūnā, un tad var veikt zāļu skrīningu un atrast tātad zāles, kas varētu ārstēt šo reto slimību, ko mēs esam izdarījuši. Tātad, lai pastāstītu, tas bija arī Nobel prēmijas atklājums 2012. gadā, un to sauc par Yamanaka faktoriem, šos te 4 faktorus, ar kuriem ir jāpārprogrammē šūnas, pieaugušo šūnas pārvērš atpakaļ embrijam līdzīgā stadijā. Un to var izdarīt ar vairākām metodēm. Ir vīrusu vektori, kas integrējas, un vīrusu vektori, kas neintegrējas. Mēs izmantojam šo sendai vīrusu, bet gribam pāriet tālāk uz DNS episomām. Arī var izmantot dažādas šūnas fibroblastus, bet var izmantot arī perifērās asinis pārprogrammēšanai. Un tad mums ir šobrīd izdevies izveidot 3 pacientu šūnu līnijas. Kalpenopātija ir reta slimība, muskuļu vājuma slimība, iedzimta, un tad šīs šūnu līnijas mēs reģistrējam Eiropas pluripotentu cilmes šūnu reģistrā, un esam saņēmuši jau nosaukumus, kas ir ārkārtīgi man patīk, ja tātad Luī, mums ir 3 Luī, un no šām šūnām mēs balstīsim tālāk jaunu terapeitisko izpēti, meklējot antisens oligonukleotīdus, kas varētu novērst šo iedzimto defektu. Un tad mums ir plānā attīstīt arī zebraziltiņu modeli, un tātad šie vairāk modeļi tad palīdzēs pētīt un rast dažādas zāles retām slimībām, neārstējamām slimībām līdz šim. Un paldies finansējumam, paldies jums par uzmanību un paldies manai grupai, maniem kolēģiem fantastiskajiem, kas strādā šīm fascinējošajiem modeļiem un ar lielu entuziasmu un aizrautību. Un tātad, jā, un vēlreiz paldies jums par uzmanību un atvainojos par tehniskajām ķibelēm un paldies par jūsu pacietību. Jā. Paldies par plašo un interesantu stāstījumu. Vai mums ir kādi jautājumi? Jā, ja es drīkstētu. Ļoti interesanti, paldies. Ziniet, man vienmēr ir fascinējuši tie makrofāgi M1, M2. Kāds jums ir personīgais feelings, kāda sajūta? Kuri tomēr vairāk iesaistās? M2 jeb M1? Jo skatot dažādas saslimšanas, kas nav vēzis, tomēr izskatās, ka M2 ir lielāka loma, bet kā ir ar jums? Jūs esat skatījusi citu profilu. Paldies! Jā, paldies. Jā, es varētu teikt, ka man ir radies iespējas, ka M2 ir tieši loma tajā nelabvēlīgajā prognozē, kad attīstās slimība un progresē. Un tas būtu tas nevēlamais fenotips, kas izveidojas makrofāgam. Bet pie vīrusu saslimšanām var būt arī citādi. Es zinu, man liekas, ka pie hroniska hepatīta varēja būt arī mazliet citādi, ka tur varbūt vai pie hepatīta kāda kad tieši varbūt M2 bija tas labais. Tas ir atkarīgs no slimības, bet audzējiem, man šķiet, audzēja mikrovidē tomēr M2 būtu sliktāki, kā prognostiskais marķieris, kā izveidojas audzējs un progresē, jo viņi nomāca to imūnsistēmas reakciju. Un tā būtība audzēja ārstēšanā būtu pamodināt to imūnsistēmu, ja padarīt to audzēju karstu, ja tā saka, lai imūnsistēma atpazītu, būtu tā iekaisuma reakcija
un novērst vai iznīcināt tās audzēju šūnas. Paldies! Vai jautājumi? Neredzu vēl. Man viens jautājums būtu. Jūs personalizētās medicīnās iespējas izmantojat ar orgāna un šīpā medaļu starpniecību. Tā kā izskatās, ka personalizētā medicīnā ir dārga metode vai medicīnas virziens, vai šipu modeļi jūsu gadījumā, jūsu grupai paver plašākās iespējas personalizētu medicīnu dabūt lētākā veidā. Vai, jo tas ir cenas, finansu lietas, kas nosaka, vai mēs personalizētu medicīnu varēsim tuvākā laikā attīstīt, vai tas paliks tikai bagātākajām valstīm. Jā, paldies par jautājumu. Tas tiešām ir tāds pārdomu vērts, tāpat kā zāles pret retām slimībām, kas daudzkārt ir 100 000 mērāmas un Latvija nevar atļauties. Te pastāv, jā, šis risks, bet pat es pievienojos vienā projektā, tas saucās Jane 2, tas ir Joint Action Network of Experts audzēju onkoloģijā, un tur tieši ir šis mērķis panākt vienlīdzību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, lai visās valstīs būtu vienlīdzīgi pieejams gan šīs dārgās tehnoloģijas, gan arī dārgās zāles. Protams, tur ir daudz jāstrādā, bet neviens nav priecīgs par šo situāciju, tas ir apzināts un to vēlās labot. Ko es gribu teikt par šiem modeļiem, kas ir mums, ko mēs veidojam? Jā, personalizētā medicīna ir dārga, bet Latvijā jau notiek, piemēram, šie ģenētiskie skrīningi jau notiek tagad, kad kartē audzēju pacientam un nosaka mutācijas, un tad atbalstoši tām pielāgo arī terapiju. Un tas, ko mēs darām, būtu varbūt funkcionalizētā precīzijas medicīna, ja personalizētā medicīna, jo mēs skatītos tieši uz šūnām, kā šūnas reaģē uz zālēm, jo nevienmēr tas, kas ir ģenētiski, izpaužās arī šūnu līmenī. Par izmaksām nākotnē, jā, es domāju, ka terapija virzās ar vien šajā te sarežģītākajā ceļā, bet atkal, ja tas kāpina zāļu efektivitāti, efektīvu lietošanu veicina, tad es domāju, tās izmaksas nākotnē, kurā gadījumā arī atmaksāsies, jo labāk, ka cilvēku ārstē par zālēm, kas viņam der, nekā ar zālēm, kas neder. Tas, protams, bet tas, kas ir lētas, vai ne, tas nav arguments, jā. Tātad tā būtu mana atbilde uz šo jautājumu. Paldies! Tā kā nevienu roku pasatu nezredzu, tad man jāpasaka, ka rekomendācijas rakstīja Unai Rīstiņā divas akademiķes, Vija Kluša un Ruta Mucedīsi, kuras nav klāt, un abas ir uzrakstījušas pozitīvas rekomendācijas, un trešā rekomendācija nāca no jūsu patvīgā kalpa, un es varu pateikt to, ka tie pētījumu virzieni ir ļoti plaši, un tas man ļoti patīk, un kas netika ļoti plaši pieminēts šajā uzstāšanās reizē, tas ir reģeneratīvā medicīnā un ādas šūnu reģenerācijā. Profesores Riesnijas grupā nodarbojās ar ādas šūnu veidošanās mehanismu izpēti. Un tas ir, ja mēs uzskatām, ka vēža šūnas, kas neticami ātri vairojas, tad brūču ziedēšanā šis efekts arī jāpanāk ar labadabīgām šūnām. Un šo mehānismu pētījumi
ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Un es domāju, ka tie turpināsies, un sevišķi svarīgi pieminēt, ka profesoris Riekstījās grupā nodarbojās ar biomateriālu un dažādu augu aktīvu vielu izmantošanā šajā pielietojuma veidā. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs virziens, jo augi ar savu ķīmijas savienojumu klāstu ir vislabākie, lai veiktu gan auga aizsardzību, un mēs varam to izmantot saviem mērķiem, dziedniecībai. Tā kā es uzskatu, ka Una Riekstiņa ir ļoti laba kandidatūra mūsu šī rītdienas jauno īsteno locekļu vēlēšanām un aicinu visus balsot gan šodien, gan novembrī par profesoru Unu Riekstiņu. Un vēlu veiksmi tenur profesoras pētījumos. Paldies! Un mūsu šodienas pēdējais runātājs ir doktors Raivis Žalobovskis, kas ir korespondētājs loceklis no 2022. gadā. Doktora grādu ieguvis 2006. gadā Zviedrijā pie profesores Mogberekas, kāds 2007. gadā piedalījās Valdenā konferencē, Valdenā simpozijā. Viņš ir OSI vadošais pētnieks un profesors Rīgas Tehniskajā universitātē. Ļoti ražīgs ar labām publikācijām, un Hirša indeks viņam ir 23. Divi galvenie pētījumu virzieni Raivim Žalobovskim ir organiskā sintēze un enzimu inhibitoru konstruēšana un šo inhibitoru sintēze. Sākumā darbs ar sadarbībā ar Eiropas zinātniekiem bija vērsts uz ogleskābes anhidrazes inhibitoru radīšanā, kas vainagojas ar jaunu inhibitoru meklēšanu citos laukos. Šodienas sarunās tēma ir ļoti vienkārša - jaunas zāles meklējot. Lūdzu, Raivīti, vārds. Paldies par ievadu. Jā, pirmkārt, sveicināt visi klātesošie. Es ceru, ka tehnisko ķibeli nebūs. Viss strādās, kā tam vajadzētu strādāt. Tā, vai redzams pilnais ekrāns? Jā, ļoti labi. Tā. Jā, tātad, jā, runāšu par jaunu zāļu meklējumiem, bet tā, nākamais slaids ir redzams, jā, tagad? Jā. Tā, labi, strādā. Tātad, jā, kā jau Pēters minēja, izglītība doktora grāds iegūs Karaliskā tehniskā augstskolā Stokholmā, Zviedrijā. Zinātniskie darbi Skopus ir atrodams referents par 84 publikācijām, un Skopus Hirša indeks ir 23. Tātad, jā, kā jau tika minēts, neatkarīga grupa vada kopš 2013. gada Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
Tātad jau, kā jau minēts, esmu profesors Rīgas Tehniskajā universitātē no šī gada. Tātad zinātniskie projekti, es piedalījies daudzos projektos, ESF, RF un 6. ietvaru programmas, 7. ietvaru programmas projektos, un patreizējošais projekts būtu FLPP projekts par testa sistēmu izveidi vēža skrīningam, un Eiropas komisijas apvārsnes, tātad twinning projekts Springboard, kur biju koordinators, un kas tikko ir beidzies, un pēdējās atskaites patreiz tiek sagatavots un tiks iesniegtas Eiropas komisijā. Un pedagoģiskais darbs. Esmu 5 disertāciju vadītājs, 3 jau ir aizstāvēts, 4. tiek mēģināts ievirzīt finiša taisnē, cerams, ka aizstāvēsies nākamgad. Un tad, jā, kā jau daudz, esmu arī LZP eksperts, esmu žurnāla Journal of Enzyme Inhibition Medicinal Chemistry redkolēģijas loceklis. Veicu recenzijas ļoti daudziem žurnāliem, tas saraksts būtu droši vien vesels lapus garumā. Un tātad esmu bijis arī viens no viesredaktoriem specizdevumā Current Medicinal Chemistry. Tātad esmu piedalījies un piedalos tātad 5 kostu akcijās, 3 no viņām ir beigušās, 2 no viņām nesen iesākušās un turpinās. 1 no viņām ir veltīta īpašiem vēža gadījumiem, un otra ir veltīta antibakteriālo vielu vai antibiotiku meklējumiem. Un esmu arī OSI zinātniskās padomes loceklis, un ir dažas atzinības, Salmona Hillera stipendija par bioloģisko darbību. Un, jā, kā jau tika lūgts iesniegt arī visus diplomus 2020. gadā un 2023. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija mūsu pētījums ir atzinusi par gada nozīmīgākiem sasniegumiem zinātnē. Un šogad esmu saņēmis arī atzinības rakstu no Latvijas Republikas ministru kabineta. Tātad šodien salīdzinājumā ar lekciju senātam palikšu pie viena virziena. Tās būs par cinku, un proti tās ir ogliskābes anhidrāzes kurs, kāpēc tas ir cinks, kur aktīvajā centrā atrodas cinka atoms, un pie viņa tad viss arī notiek. Tātad šis slaids jau bieži vien ir rādīts, bet vienkārši vēlreiz atgādinot, ko tad dara ogliskābes anhidrāzes. Mums ir pavisam vienkārša reakcija. Oglekļa dioksīds, jebkā skolā bērniem māca ogliskābā gāze, tad reakcija ar ūdeni veidojās hidrogēna karbonāts un protons. Tad, kad mums ir šampānietis, mēs viņu ielējam glāzē, šī reakcija notiek patvaļīgi, bet pretējā virzienā, ka mums izdevās burbuļi, respektīvi CO2, bet organismā visās dzīvojās šūnās šī reakcija tiek stingri kontrolēta, un to veids ogliskābes anhidrāzes. Tātad ogliskābes anhidrāzes ir vairākas saimes, kas, teiksim, tās mums būtu interesantākās. Tās ir alfa-ogliskābes anhidrāzes, un zīdītājiem ir tikai un vienīgi mūsu šūnās, respektīvi ir tikai un vienīgi alfa-ogliskābes anhidrāzes. Baktērijās ir arī citas, bet gamma, eta, tās būtu specifiski tikai un vienīgi malārijai. Bet tātad, jā, šeit ir sadalījums par cilvēku ogliskābes anhidrāzēm, un ir gadījies tā, ka cilvēkam ir tikai 15 ogliskābes anhidrāzes, alfa-ogliskābes anhidrāžu. Tātad izoformas, tai pašā laikā citiem zīdītājiem ir par vienu vairāk, ir 16, un šeit varbūt garo sarakstu nav vērts lasīt, bet apskatīt bildi, ka mums ir tās ogliskābes anhidrāzes, kuras ir saistītas uz membrānas, ir tādas, kuras var atdalīties un pārvietoties CA6. Viņi atrodas sieklā, pienā, un, respektīvi, tad mums ir arī citosolā, un starp tām izceram CA1 un CA2, un mums ir mitohondriālās CA5A un CA5B. Un, kad mēs pievēršamies attiecīgi zāļu vielām, tad no 15 alfa-ogliskābes anhidrāzēm, kas atrodas cilvēkiem, CA9 un CA12 ir saistīti ar vēzi, un, respektīvi, tiek paaugstināts ekspresētas vēža šūnās. Un tiek uzskatīti par, vai definēti kā pretvēža zāļu mērķi. Tā pašā laikā, ja mēs strādājam pie CA9, CA12 inhibitoriem, bet zāļu vielām, mēs pilnīgi noteikti negribam inhibēt CA1 un CA2, kas ir nemērķa enzīme. Bet tā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz CA2, tad CA2 ir pretglaukomas zāļu mērķis, un atrast tiešām selektīvus CA2 inhibitors, cik tālu es zinu no tūkstošiem publikāciju, nevienam nav izdevies atrast, ka inhibēt tikai un vienīgi CA2 un neviena cita, vai teiksim, tā selektivitāte CA2 būtu ļoti izteikta. Un tad vēl ļoti nesen definēts ir CA5B kā pretaptaukošanās zāļu vielu mērķis, un CA7 ir neiropātisko sāpju mazināšanas līdzekļu zāļu mērķis, pie kā mēs esam pievērsušies.
Un, kā jau minēju, ogliskābes anhidrāzes ir visos dzīvajos organismos, arī augos un baktērijās. Un ir, zinām, arī šeit piemēri Mycobacterium tuberculosis. Ir 3 izoformas, 1, 2 un 3. Tās ir beta-ogliskābes anhidrāzes. Viņas atšķirās ar to, kā cinka atoms tiek saistīts aktīvā centrā. Un Brusellosis, tad Mycobacterijas mums attiecīgi, vai Mycobacterium tuberculosis ir tās baktērijas, kuras ir atbildīgas par tuberkulozi. Un tātad. Kā tad mums saistās, kā jau minēju, aktīvajā centrā, un šeit ir alfa-ogliskābes anhidrāžu uzbūve parādīta, kur aktīvajā centrā mums ir cinks, viņi notur 3 histidīna vietā, un saistību vai inhibitoru saistās attiecīgi ar sulfamīdu vai sulfonamīdu grupu, kur deprotonētas sulfonamīds tieši saistās ar cinku, un notiek papildus koordinācija, un tādā veidā tiek stabilizēts komplekss. Un tātad medicīnā vai tiek izmantot attiecīgi ogliskābes anhidrāžu inhibitori, jā, ir acetozolmīds, šodien jau tika pieminēts, un tas ir pretglaukums, pretglaukums līdzeklis, bet acetozolmīds ir neselektīvs, un viņš inhibē faktiski visas izoformas. Un tad mums ir brizolmīds, dorzolmīds, topiramāts un RWJ, kas ir attiecīgi antiepilepsijas līdzekļi, un sulfanilamīds, kas joprojām tiek lietots kā antibiotika, bet, laikam, mūsdienās vairs iekšīgi viņas netiek lietotas. Tātad, nonākot pie selektivitātes un, attiecīgi, pie pretvēža preparātus vai mēģinājumu izstrādāt jaunas pretvēža vielas, līdz 2009. un patiesībā līdz 2010. gadam publikācija nebija zināmas selektīva ogliskābes anhidrāzes 9. izoformas inhibitori. Tiem, kuriem būtu izteikta selektivitāte, taču tas slūzuma punkts nāca 2009. gadā, kad Austrālijas augā tika atrasts augšā uzzīmētais attiecīgi kumarīna atvasinājums, kurš izrādījās saistās ar ogliskābes anhidrāzes 2. izoformu. Tas tika konstatēts ar masu spektrometriju. Un tālāk sekoja pētījumi, tad labajā pusē, kur mēs varam redzēt daži kumarīna atvasinājumi, kur vai nu nopērkam, vai ļoti viegli uzsintezējami, un šie bija faktiski pirmie ar izteiktu selektivitāti CA9 inhibitori, kur tiešām tā selektivitāte ir ļoti būtiski, ieraugāma. Un kā tad tas tika tālākos pētījumos parādīts, attiecīgi Florences Universitātē profesora Suprāna grupā, ka notiek kumarīna laktāma cikla atvēršanās tieši ogliskābes anhidrāzes ietekmē, un notiek šīs atvērtās formas saistība perifērijā, un tā pašā laikā nav tieši saiknes šim inhibitoram ar cinka atomu. Tā kā pie kumarīniem strādāja, attiecīgi jau bagātīgi strādāja grupa Florences Universitātē, pēc zināmām diskusijām mūsu rokās vai mūsu atlika sulfkumarīna, kur karbonila grupa ir aizstāta ar SO2 grupu, un pie tā mēs sākām strādāt. Šeit pirmais sintētiskais darbs, kur augšā mēs redzam schēmu ļoti vienkārši 2 stadijas, un mēs tiekam pie sulfkumariem, bet pirmā stadija bija ļoti vienkārša un viss strādāja kā nākās. Tad otrā stadija mums vajadzēja vairāk pa pusgadu, lai mēs panāktu, lai vispār tā reakcija strādātu, un pēc optimizācijas tātad mums jau izdevās izstrādāt metodi, kā var ērti iegūt šos sulfkumarīna atvasinājumus, un kur pēc tam patiesībā citas zinātniskās grupas nesaistot ar medicīnas ķīmiju, bet materiāla zinībās jau izmanto šo reakciju, kā mūsu izstrādāto reakciju, un ļoti daudz ir atsaucis tieši uz šo tetrahedronu publikāciju 12. gadā, ko mēs publicējām. Un tad laikā mums ir izdevās arī iegūt rentgena struktūra analīzes monokristāli, kas viennozīmīgi pierādīja, ka sulfkumarīna respektīvi ir saslēgta un ka mums nav attiecīgi kāda artefakta. Un mums bija milzīgs gandarījums ieraudzīt pēc inhibīcijas testiem, ka šie savienojumi tiešām ir selektīvi, līdzīgi kaut kur kā kumarīna, ar izteikti selektivitāti CA9, CA12, un dažos gadījumos pilnībā neinhibē nevēlamās tās izoformas, kuras mēs negribam inhibēt CA1 un CA2. Sadarbībā ar profesoru Kaspartāru no Latvijas BMC veicām kokristalizācijas eksperimentus. Patiesībā bija mūsu kolēģis, kas ar to nodarbojas, Alons Lents. Viņš tagad vada laboratoriju Latvijas Atomiskās sintēzes institūtā, atgriežoties pēc doktorantūras ārzemēs. Un viņam izdevās iegūt kokristālu, kur izdevās parādīt, ka līdzīgi kā kumarīniem notiek sulfokumarīna cikla atvēršanās, taču šī gadījumā notiek sulfoskābes saistība ar cinku. Un tad attiecīgi pārējās periferās stabilizēšanas. Tā bija milzīga, tā ir tā galvenā atšķirība starp kumarīniem. Un tad, kā man patīk saukt, tā evolūcija
kumarīna pārveidās par sulfakumarīnu. Tālāk jau, protams, mēs gribētu strādāt un apstīties, kā tad būtu ietekme heteroāta vai heterocikliem otrā pusē, ja mēs izmantojam tikai benzologus, kur ir fenilgredzens. Un es parādīšu tikai dažus piemērus. Mēs ieguvām attiecīgi piridīna atvasinājumus, kas 20. gadā tika atzīta par Latvijas zinātnes nozīmīgo sasniegumu. Un tātad sintēzes schēmu mēs izmantojam ļoti līdzīgi kā iepriekš. Un arī šajos gadījumos mums bija liels prieks ieraudzīt, ka šie savienojumi ir tiešām selektīvi, tieši aizvietotāju atvasinājumiem 11 līdz 20 ir selektīvi uz CA9 un CA12 un nevēlamā, neinhibē CA1 un CA2 nemērķa enzīmus. Un kā mēs varam redzēt apakšā acetylzamīns, viņš vienmēr tiek izmantots kā standarts. CA1, CA2, CA9, 12, arī citas izoformas. Nav nekādas selektivitātes, viss tiek inhibēti ļoti efektīvi, kā mēs varam redzēt, nanomolārās aktivitātes. Un, protams, ja mēs skatāmies un meklējam pretvēža preparātus, tad, protams, ir vērts izmēģināt arī uz vēža šūnu kultūrām, ko mēs arī veicām. Kā var redzēt, vidējais savienojums 17, šī chlora atvasinājums ir ļoti daudzsološs, uz helu šūnām 4,8 mikromolu IC vērtības. Un tālāk tikai virziens, kādos mēs tālāk evolucionējām, bija tātad no heterosulfakumarīniem uz sulfakumarīna cikla paplašināšanās, attiecīgi oksatiepīne un fosfooksatiepīne, kur tagad pēdējais doktorants, kuriem jāfinišē doktorante Anastasija Balšova, kurai jāfinišē disertācija, viņa strādā attiecīgi pie šī virziena. Un jaunais virziens, ko mēs sākam, attiecīgi sešlocekļu fosforu atvasinājumi, fosfokumarīni. Un, godīgi sakot, pirmā piegājienā, kad iepriekšējais doktorants nāca klajā ar fosforu atvasinājumiem, es biju ļoti skeptisks, bet izrādījās šie savienojumi ir ļoti daudzsološi, stabili un salīdzinot ar sulfakumarīniem un oksatījumiem, viņi ir diezgan labi šķīstoši ūdenī. Bet tālāk stāsts turpinās jau cits, kas gadu garumā ir sadarīts, un man uzmanību saistīja furagīns, kas ir pret infekcijas līdzeklis, nopērkams aptiekā. Ja ir ārīgai lietošanai, tad pat bez receptēm nopērkams, un man saistīja hidantoīna cikls, un man liekas, ka viņam ir noteikti jāsaistās ar cinku. Vai viņš saistās ar cinku, to mēs joprojām nezinām, bet man izdevās pierunāt kolēģis Florences Universitātē veikt tests, un izrādījās, ka furagīns efektīvi un pietiekoši, es teiktu, selektīvi inhibē ar vēzi saistītu CA9 un CA12. Mēs sintezējam virkni arī citu atvasinājumu, kur izrādījās kaut kur līdzīgi, bet furagīns izrādījās pats efektīvākais un pats selektīvākais. Un, ja būtu kāds dzirdīgs auss, varbūt ir vērts izmēģināt arī furagīnu vēža terapijā kopā ar citiem preparātiem. Un tad, turpinot šo stāstu, bija nopublicēts, ka attiecīgie saharīni, respektīvi mums saharīnu virziens, kā šāds saharīns ir CA inhibitors un saistās ar sulfonamīdu grupu, kas nav nekāds pārsteigums. Taču mums radās interesi izpētīt šos savienojumus, kā tas būtu, ja mēs attiecīgi cikla slāpekli noliklēt, iegūt atvasinājumus, un atpētīgos atvasinājumus mēs ieguvām un mēģinājām veikt kokristalizācijas eksperiments. Patiesībā to mēģināja veikt profesoru Kasparu Tāru grupā, un vienā dienā es saņemu zvanu no Kaspara Tāra, klausies, tur nav cikla, kaut kas nepareizi, mums es iedos nepareizo savienojumu, tad, respektīvi, kas viņu rokās bija šāds ar atvērto ciklu. Man, protams, bija tāda skepse un aizdomas, kā tā, tomēr es esmu ķīmiķis organiķis, tā taču kļūdīties nevarēju. Uz galda bija tāpat burciņa, no kurienes tika atbērts savienojums profesoram Kasparam Tāram aizsūtīt uz BMC. Ar to burciņu rokās tiešā vārda nozīmē es skrēju no 3. stāva Organiskās sintēzes institūta uz 1. stāvu, kur strādā Sergejs Beļakovs, mūsu kristalogrāfs. Un man izdevās viņu pierunāt. Nākamā rītā dabūjam rentgena struktūru analīzi, kur cikls ir savā vietā, patiesībā, kas notika. Kristalizācijas vide, kur tika izmantots bufers, citrāts un 3 chlorīds. Vide ir pH 9, diezgan bāziska, un vidē faktiski izmēģinājām, to mēs paši izmēģinājām un ar savām rociņām. Jā, šis savienojums burtiski kaut kā dažu 10 minūšu laikā pilnībā pārvēršas par atvērto ciklu, un tad šis bija tāds neliels atklājums, kas mums deva virzienu un parādīja virzienu, kurā būtu jāiet, kā ogliskābes anhidrāza inhibitoru dizainam un konstruēšanai. Un tas vainagojās ar savienojumu sēriju sintezētu un pētījumiem, un kā var redzēt, šeit nebija tas, ko mēs cerējām ieraudzīt, CA9, CA12, tur selektivitātes nekādas. Taču, kā es minēju, CA2, kas ir glaukomas zāļu mērķis,
Nu, šeit tā selektivitāte uz CA2 bija, es teiktu, pat ļoti, ļoti laba un daudzsološa, ja skatāmies uz atvērto ciklu. Un, teiksim, to varētu, teiksim, tā būtu vērts arī pētīt tālāk, bet tā kā antiglaukoma līdzekļi nav gluži mūsu grupas teiksim, tā, lauciņš, tad mēs to esam zināmā mērā atstājuši novārtā, bet par šo pētījumu doktorantu, tanī laikā doktorantu, tagad doktora Jekaterīna Ivanova saņēma balvu sievietēm L'Oreal, kas laikam tagad nav īsti politiski korekti pieminēt. Bet turpināšu nākamo stāstu, kas laikam nodaļā nekad nav pieminēts, un tie ir pašpielāgojušies sistēmas un, respektīvi, struktūras pašpielāgošanās atropizomēriem. Tad atropizomēri, tie, kas studējuši ķīmiju, atcerās, ka attiecīgi ir šāda veida savienojumi, kā šeit parādīt, kur šīs rotācija ap saiti ir ierobežota. Un atropizomēri no grieķu valodas nozīmē, tātad A nozīmē nē, un tropos nozīmē pagriezienu, tad kas nevar pagriezties. Un šis jau tika nodefinēts vēl 1933. gadā, tad tās atropizomēri. Un, kā jau daudziem zinātniekiem patīk šos teiksim, nosaukums darināt no kādas mitoloģijas, arī šī gadījumā, šī laikā šis nāk no sengrieķu mitoloģijas, kur ir trīs likteņu dievietes, Klotho tā kā ir pa kreisi, Atropos tā kā ir pa vidu un šie pa labi. Tātad, ko dara Klotho, viņa vērpja cilvēka dzīves pavadienu, lai šeit viņa attiecīgi nomēra, tur ir nomērīts, tur ir nomērīts, tad Atropos ar šķērēm vai drīzāk dzirklēm, kā laukos viņas sauc, bez kādas žēlstības šo pavadienu nogriež. Neatgriezeniski. Un tātad definīcija, kas ir atropos un attiecīgi šīs barjera, cik liela, jo, ja mēs ievadam noteikti enerģiju, mēs varam piespiest rotēt šiem savienojumiem, tad tika nodefinēts, ka atropos sākās, kur šis pussabrukšanas vai kad puse no viena izomēra pārvēršas par otru, ir tās 10 minūtes, un no kurienes tas nāk. Profesors Michori Oki, Japāņu profesors 1983. gadā, droši vien konsultējoties ar kolēģiem, nolēma, ka istabas temperatūrā, tā temperatūra gan ir 26,85 grādi, teiksim, karstā vasaras dienā, un ka tās 10 minūtes ir pietiekoši, lai ķīmiķis savienojumu izdalītu, aizskriet līdz spektrometram, uzņemtu spektru un attiecīgi pateikt, jā, šis ir tas izomērs. Visi, kas ir mazāk, tātad to sauc jau par tropos, un es nepierakstīju gadu, bet cik es atceros no šī gadsimta, liekas, 2001. gadā profesors Mikami, arī cits Japāņu profesors, nodefinēja, tātad, ka šie ir tropo izomēri, kuri ir līdz tām 10 minūtēm, un turpat ir attiecīgi tā rotācijas barjera 22,3 kilokalorijas, ko mēs attiecīgi varam izdarīt no attiecīgām temperatūrām. Un tad jautājums ir, vai atropizomēri ir atrodami zāļvielās? Jā, šeit ir 3 piemēri, tātad asinsspiediena kontrolē, čūla ārstēšanai un viens pretteikājuma līdzeklis, bet jautājums mūs interesē vairāk, kā tad ir ar pašpielāgojušām sistēmu vai tropoizomēri atrodam. Mums neizdevās atrast, un līdz ar to mēs bija savu veidu gandarījums. Vēl laika vajag? Vēl 2 minūtes es pieņemu. Tātad, jā, un tad mēs konstruējam kopā ar Kasparu tā arī jaunas savienojumus. Viņi tika arī sintezēti un noteikts aktivitātes Florences universitātē. Es gan neteiktu, ka šīs aktivitātes, šīs selektivitātes ir kaut kas, ko mēs ļoti cerējām un kas viņas ir superīgs, taču veicot kokristalizācijas eksperimentu, mēs varam skaidri parādīt, ka mums ir CA9 kokristalizācija un CA12, tā ir viena tā pati molekula, bet viņi pašpielāgojas aktīvajā centrā un augšā šis hinolīna daļa vienā CA9 ir pavērsta uz vienu pusi, un CA12 viņa pavērsta uz otru pusi, un tas vainagojas mums, jā, šeit vēl attiecīgi citotoksitātes vēža šūnās, un tas šis mums vainagojās ar publikāciju ļoti prestižajā žurnālā, ka mēs spējām parādīt, ka pašpielāgošās sistēmas tiešām var darboties. Un tad vēl par 3 publikācijām, bet ļoti ātri. Mēs esam arī, sākam darboties neiropātiskā sāpju lauciņā CA9, un šeit ir daži piemēri publikācijas, kur mums izdevās parādīt, ka mēs varam panākt zinām selektivitāti uz CA7 salīdzinot ar CA1 un CA2. Un šī publikācija ir ļoti svaiga no šī gada. Un šis arī, zināmā mērā, Forgīna stāsta turpinājums. Un tad vēl pie neiropātiskām sāpēm mums izdevās atrast arī citas molekulas, kur ir attiecīgi sulfonamīda, bet attiecīgi mums ir fosfora atvasinājumi. Un arī šeit mums izdevās dažiem savienojumiem parādīt zināmu selektivitāti, salīdzinot ar CA2 un CA1. Bet šeit vēl ļoti liels darbs ir darāms, un mēs pie šī strādājam tālāk. Un šis arī tika publicēts šogad, 2024. gadā, Archive de Pharmacie.
Un tad pēdējais piemērs, protams, mēs ļoti gribam ielausties arī kā CA lauciņā pie antibakteriāliem savienojumiem. Un arī šeit mums ir iznākusi pirmā publikācija, kur mums izdevās parādīt, ka teiksim, uz CA, uz mikobaktērijas otro izoformu, CA izoformu, mēs varam panākt ļoti labas aktivitātes un pat zināmu selektivitāti. Un tā MTCA2 ir tā aktīvākā no izoformām mikobaktērijās. Un arī šis tika publicēts jau patiesībā jau pagājušajā gadā. Un, jā, pie pateicībām ļoti daudz kolēģi. Šis ir tikai minimāls saraksts. Man pirmā vadītāja Zentkalna, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, profesors Gunārs Duburs, kur laboratorijā sāka mana doktorantūras vadītāja Kristīna Mūberi, Pēters Trapenciers, kurš patiesībā ievadīja mani šajā ogleskābes anhidrāžu laukā. Tad patreiz esošie kolēģi, bijušie kolēģi, sadarbības partneri mums Organiskās sintēzes institūtā, kas tikai minimālais saraksts, kolēģi BMC, Florences Universitāte, Neapolis Universitāte, Belgradas Universitāte. Šeit bija arī Sanktpēterburgas Universitāte, bet izskatās, ka tā sadarbība ir beigusies uz visiem laikiem. Un tad finanšu avoti. Springboard projekts, Twinning projekts, kas bija veltīts pretinfekcijas līdzekļiem, FLPP, postdocs, kosta akcijas, kā es minēju, piedalos jau faktiski 5 kosta akcijās. Desnī projekts, kuru Latvijā bija Pēters Trapenciers vadītājs, un attiecīgi mums bija Arināta Plus, kur arī mums bija iespēja attīstīties. Un paldies par klausīšanos, es ceru, ka es nepārāk pārsniedzu laiku. Paldies Raivai par aizrautīgu stāstījumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jā. Jā. Vai es drīkstu kā klausītāji? Paldies profesoram par ziņojumu. Es atceros dažus gadus atpakaļ, ka mēs tikāmies, jo man tās infekcijas visu laiku un tā parazitoloģija arī. Un es gribu jums pajautāt, profesor, cik tālu ir ar tām pretmalārijas zālēm? Vai atceraties mūsu sarunu? Kādā stadijā? Mūsu grupā ar pretmalārijas mēs nestrādājam, ka mēs gribētu arī tos inhibitors izmēģināt uz ar pretmalāriju saistītiem enzīmēm, bet jā, Organiskās sintēzes institūtā strādā, bet tas ir vairāk lauciņš akadēmiķim Aigaram Jirgensonam un akadēmiķim Edgaram Sūnam. Cik es saprotu, ir patentu pieteikumi un tur darbs notiek, bet man nav īsti tās informācijas, cik tālu viņi tikuši ar to, bet cik es saprotu, tur ir daudz sološi. Bet to varbūt varētu akadēmiķis Aigars Jirgensons pastāstīt kādā sēdē. Diemžēl Aigars nav klāt. Paldies. Jā. Es tā kā Raivim rekomendācijās rakstījā 2 akadēmiķi, profesori Edgars Sūna un Kaspars Stārs, un abi nav klāt. Es atvainojos, arī Mārim Turkam vajadzētu būt. Viņš atsūtīja man, Alma teica, esot visi savā vietā, visi esot kārtībā. Tad droši vien. Un Māris Turks arī nav klāt. Man ir viens jautājums, ko es pamanīju Kasparā Tāra rekomendācijā. Raivi šodien stāstīja par struktūras pašpielāgošanās principu jaunu zāļu vielu meklējumos. Ja mēs paskatāmies tēmu, par kuru Raivis aizstāvēja disertāciju, tā bija pašpielāgošanās kā hiralitātes kontroles rīks asimetriskajā sintēzē. Kā tu raksturo tos abus divus medicīnas ķīmiņu un organisko sintēzi, kā tas sajiet kopā ar pašpielāgošanās termiņu? Jā, patiesībā šī ideja par ogleskābes anhidrāzēm, tas bija tā kā spoks, kas man vilkās un man sekoja kopš doktorantūras laikiem. Es tā kaut kur pakausīju, bet šo principu taču var izmantot. Bet ja mēs paskatāmies pēc būtības, lielas starpības jau nemaz tur arī nav.
tā ir ķīmiska molekula jebkurā gadījumā, gan enzīms, gan katalizators, kas tur bija. Patiesībā enzīms jau arī ir katalizators. Visu, ko mēs varam, to bija samērā viegli pārnest no tas, kas notiek kolbā, ķīmiskajā kolbā, kur jau tātad ir cita kolba jau ar enzīmiem, kas ir no dabas paņemta. Lielas starpības nebija, bet tā ideja nāk tieši no turienes, tieši no doktorantūras, un, kā es minēju, viņi man sekoja visus šos gadus. Paldies, ļoti labi tev izdevies tas. Un, ja es paskatīšos, vai kādam nav paceltā rokā, kur es neesmu pamanījis, nē, tad es nolasīšu dažus teikumus no rekomendācijām, ko raksta Edgars Sūnās, kas atvainojas, ka viņam šodien ir leksija, un atvainojos Raivim, kad es viņam nedevu vārdu pirms dāmām, jo Edgars Sūnā varēja piedalīties līdz 4:30. Un jautājums ir tāds, ka Edgars Sūnā raksturo Raivi Žalubovski ar lieliskām organizatora spējām un ekspertā kompetenci, kas vadījis vairākus starptautiskus projektus. Un otrā lieta, kā Raivis Žalubovskis pagājušā gadā nopublicējis 19 rakstus, kas viņam ļāva kļūt par garražīgāko publikāciju autoru osi, kas nav mazsvarīgs. Un visi recenzenti raksturo Raivi Žalubovski kā krietnu ķīmiķi, kas ir pelnījis kļūt par ZA īstenu locekli. Paldies, un vēl aicinu šodien balsot par Raiva Žalubovska kandidatūru uz LZA īstenu locekli, un rekomendēšu arī ekspertu komisijā novembra sākumā pilnsampulsiet balsot par viņu. Paldies! Mēs esam tā izsmeluši šodienas galvenais punktus. Ja kādam ir vēl kāds komentārs vai ierosinājums, lūdzu, un tad es pāris ziņojumus pateikšu vēl. Neredzu. Tad aicinu rīt 10 uz sanāksmi Zinātņu akadēmijā, kur piedalīsies Ukraiņi, konkrēti būs Ukrainas politiskā un tiesību zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Petru Melunjenko, kas ir 2 grāmatās uzrakstījis Ukrainas kara sakarā. Pirmā bija pēc 2 mēnešiem, kad bija pirmie iespadi par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un vēlāk, laikam šogad iznākusi grāmatā, kas ļoti tāda intriģējošā, kas velk līdzības ar Pirmo un Otro pasaules karu, kā tie sākušies. Un viņš
saka, ka ir visas pazīmes, lai būtu trešais pasaules karš, par kuru man jāsaka, ka mēs to visi negribētu pieredzēt un turam izšķirs, lai tas tā nedotiktu. Tā kā rīt Daina aizsītoja jums Zoom adresi, ja nav iespējas atbrauc uz ZAE-ku, tad pieslēdzies Zoom adresei un noklausieties. Es domāju, ka tā arī parādīsies ZA mājas lapā un līdz rītām. Un otrs, sakarā ar ekonomikas ministrijas un ZA noslēgtu līgumu, vadības grupā nodarbojas pie ekspertu izvēles un dokumentu izstrādes, lai varētu veikt ZA ekspertīzi jaunajos ekonomikas kompetences centru projektos. Šodienas sanāksmēs mēs runājām un uzklausījām 2 kompetences centru vadītāju, un secinājums ir viens. Es esmu priecīgs, ka mūsu 4 nodaļas pārstāvji ir pieteikušies, ka viņi varētu būt eksperti, un arī viņiem runāsim, lai nākošu nedēļu mēs varētu izveidot vadības grupu, kas nodarbosies līdz 1. aprīlim izveidot programmu, kas būs ekonomikas ministrijas atbalstītā un zinātnes programma, kas aptverēs kopu viedie materiāli un inovatīvie produkti un tehnoloģijas, kas būs finansiāli atbalstītā programmā nākotnē, kas varbūt nākošai vai aiznākošā gadā sāksies. Un es lūdzu visiem, kas nodarbojas ar biomedicīnu un dos savus ierosinājumus, jo kas dos ierosinājumus, tādos virzienos ekonomikas ministrijā izsludinās konkursus. Kas nedos, tādos nebūs nekas. Tā kā sazinieties ar mani un Dainu un sūtiet savus priekšlikumus, kādā virzienā mums viedajos materiālos, farmācijas nozarē un citos virzienos, kuros strādā mūsu institūti un universitātes, un kas ir mūsu nodaļas biedri, vēlamies, lai būtu izsludināti konkursi. Paldies! Vai kādam ir kāds jautājums šajā sakarībā vai nē? Ja neko nezinu, 5 minūtes plus 5, mēs būsim 2 stundas pastrādājuši, un nobeigumā es gribu aicināt uz 10. oktobra sēdi, kas notiks mēs nedēļas, un mēs uzklausīsim 2 locekļu kandidācijas bioloģijā, Lindu Gaileti un Vitu Roveti, un īstenā locekļu kandidātu Reini Vilšķertu. Paldies par aktivitāti, par piedalīšanos un līdz nākošai svētdienai. Paldies!